darba kārtības papildus esmu pievienojis pie iesniegumiem deputātu Denisu Galsko un Udo iesniegums Deniska policistu un Udo par dzelzceļa jautājumus. Kurš par šādu darba kārtību? Paldies, vienbalsīgi. Pirmais jautājums par Sijās Krīveru saimnieks pamatkapitāla palielināšanu un grozījumiem statūtos. Tātad finanses sēdē tika skatīts šis jautājums. Nododam Krīveru saimniekam atdzelžošanas iekārtu, tad bijām nobalsojuši par nākošā gada zaudējumu sekšanu. Līdz ar to lēmuma projekts būtu palielināt sabiedrības ar iekārtot atbildības Krīveru saimnieku pamatkapitālu par 35,775 eiro. Tā skaitā naudas līdzekļu ieguldījumu veidā 22,767 eiro un mantiskā ieguldījuma 13,008 eiro pretī saņemot attiecīgo kapitāla daļu skaitu. Apstiprināt kapitāla palielināšanas noteikumus, izdarīt izmaiņas sabiedrībā ar ierobežot atbildības Krīveru saimnieks statūtos nosakot pamatkapitāla vērtību 1,266,183 eiro, uzdot finanšu un grāmatvedības nodaļai līdz šā gada 10. novembrim ieskaitīt Sijās Krīveru saimnieks kontā 22,767 eiro un nodot valdījumā un apsaimniekošanā atdzelžošanas iekārtas Aeromax 2172. Uzdot Sijās Krīveru saimnieks valdes locekli Aigaram Spruzānam veikt visas nepieciešamās darbības, pamatkapitāla un statūta izmaiņu reģistrēšanu komercreģistra iestādē. Vai te būs jautājumi, kas nebija varbūt tiem, tad mēs nododam Aigaram valdījumā un ko arī minēja tās naudas summas. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums mums ir par pašvaldības 2014. gada budžeta izpildi 3/4. Lūdzu, arī nedēļa. Jā, finanses sēdē mēs jau izskatījām, tātad attiecīgi ieņēmumu sadaļa izpildījusies pieņemot, ka 3/4 no 75% būtu jāizpildās. Ieņēmumu sadaļa izpildījusies pa 84%. Smalkāk es tur nesaukšu, un izdevumu daļā mēs esam bijuši piesardzīgāki un izpildījusies par 67% kopējā izdevumu sadaļa. Būtībā apakšprogrammās tā arī ir no 60 līdz 70%, bet pamatlīdzekļu jeb kapitālie izdevumi pamatkapitāla veidošanā 45%, un tas ir tāpēc, ka tur bija ieplānota mazā sporta laukuma izbūve, kas šobrīd notiek realizācijā. Tā ir tā sadaļa, kura to izdevumu daļu pamazina procentuāli. Par budžeta izpildi būs jautājumi. Kas nebija, varbūt tiem ir. Tad pieņemam zināšanai. Un pārējām pie nākamā jautājuma par finanšu līdzekļu piešķiršanu un grozījumiem 2014. gada budžetā. Tātad bija iesniegums no bibliotekas. Budžetā kārtējā remonta iestāžu uzturēšanas materiālu iegādē paredzētos līdzekļus 684 eiro izlietot lasītavu iekārto griestu un apgaismojumu ierīkošanai. 587 eiro no saulēniem apkuras katla remontam un no pašvaldības budžeta līdzekļiem, kas ieplānot neparedzētajiem gadījumiem, pārskaitīts Krīveru saimnieks pamatkapitāla palielināšanai 1041 eiro un 41 eiro centrs, lai sektu pašvaldības dzīvokļu īrnieku parādus, kuri mitinās sociālajā aprūpes centrā. 103 eiro un 274 eiro un 5 centi un dzīvoja parāds ir 464.
Ar šos grozījumus arī skatījām finanšu sēdē, vai šeit būtu kādi jautājumi. Nav priekšlikums būtu pieņemt šādu lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Tā. Par dzīvokļu pirkšanu skatījām finansu sēdē, nolēmām iegādāties vienu dzīvokli. Šeit mums varbūt vajadzētu vēl atgriezties pie tā, ka mēs nopirksim tos dzīvokļus un tomēr mums būs jāmaksā par viņiem apsaimniekošana un visi, mēs vēl nopērkam abus. Apkuri, ja mēs nopirksim centrā. Tad mums būs jāmaksā apkuri, kur ir teiksim, lielāka nosacītā naudas summa. Jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi uzņemties, samaksāt šīs summas, vai arī nē. Ja nē, tad noteikti mums būtu, tad mēs dzīvokli pirktu tad, šodien mēs nolēmu pirktu tikai tad, kad būtu pilnīga nepieciešamība. Savukārt atkal tas sarežģīja lietas, tāpēc, ka mēs katrā, kad mums ienāk prātā, mēs arī nevaram, jo tas tirgus ir tāds. Varbūt tieši šo, vai mēs varam iekļaut, nosacīt šogad nopērkam 2, varbūt pat 3, un tad vienam būtu tā maksa lielāka apsaimniekošanas, vai mēs to uzliekam tā kā budžetam. Nē, man būtu jāinformē tas, ka, Ir konkrēti, teiksim, ar šiem dzīvokļiem jau paredzēts mērķis kaut kāds, ir kādi cilvēki, kuri tur varētu iet jau dzīvot iekšā, lai, teiksim, tā samaksa nebūtu. Iesniegumi un tā dzīvokļu rinda mums ir, bet mēs te vairāk runājam par ja būtu dzīvokļi, mums, ka nodot mums būtu, mēs vairāk runājam varbūt par sociālajiem dzīvokļiem, kur arī vēlāk teiksim, būs iesniegums, kad mums tāpatās būs vajadzīgi dzīvokļi nepieciešami. Vai tie ir bāreņi 2000, jau 3. Tātad 3, kuriem mums ir noteikti jādod dzīvojumā platība. Man jautājums, kāpēc mums apkuri jāmaksā apsaimniekošana? Ja mēs nopērkam dzīvokli labiekārtotā mājā, tad apkuri mums tāpat ir jāsamaksā. Tas cilvēks dzīvo iekšā, kuru mēs izīrējam. Jā, tieši tā es arī domāju. Līdz brīdim, kamēr mēs, Bet mēs taču nolēmām, ka iepriekšējais pirksim 2 ir kā, jā? Tad mēs par vienu, mēs vienu uz doto brīdi šodien vienu. Tad man ir jūs jāatbildē, ka mums tur būs jāmaksā, ja nosacīti. Nevar jau arī gaidīt, viņi var pārdot. Nē, tieši tā var. Tad par dzīvokli adresi nosauc. Tātad priekšlikums ir iegādāties šo dzīvokli pašvaldības īpašumā. Kurš par? Paldies. Par centru tagad, ne? Tā, kas mums ir vēl centrā, Ines, tad bija? Centrā bija 2 stabu dzīvoklis par 10 000 eiro ar centrālu apkuri. Bet, ja mums šobrīd nav, es saprotu, ka nav kam uzreiz to dzīvokli pirkt. Nē, tad vai mums viņš ir vajadzīgs, vai mums nav. Mēs tad arī nolēmām par to otru dzīvokli. Pēc tam. Jā, un par to punktu mēs padomāsim. Bet nākošie te nāk 3 bāriņi, te jau viņš būs. Viņi var pieteikties, viņi var nepieteikties. Viņi var pieteikties arī ar to, kad mums viņiem ir jāmaksā, teiksim, nosacītie un citur kaut kur ir, tad mums viņiem jāparedz līdzekļi, ka mēs to sadzam. Tāds arī likumā. Nenāks. Kad nāks? Tagad mēs informējām, ka mums dos vienreizēju pilnvaru, un tad mēs varēsim rīkoties tālāk, un mums būs jāsedz tiesas izdevumi, cik es saprotu, arī zemes grāmatu. Ja mēs domājam tā, ka dabūjam, to varbūt mēs varam izgrozīties, skatāmies tālāk, tagad nopērkām to vienu dzīvokli. Mēs jānopērk jautājums par šo dzīvokli jautājums. Par vienu mēs tikko nolēmām, to mēs pērkam, tur mums ir paredzētā summa
6000 vēl mums ir, vēl mēs esam nolēmuši par, ka pēc nolēma 15 vēl mums ir 9000. Nu, un vai mums tagad to centra dzīvokli, vai viņš mums ir vajadzīgs, vai viņš mums nav vajadzīgs, par to vairāk ir par to. Jo, nu, tur vieniem cilvēkiem, te otriem, nu, it kā nekas ir liels, mums tas fonds tāpat tur neveidotos arī. Viens Dievam gaida, pēc būtības mums ir tādas dzīvokļas vajag, bet tā pašā laikā kā mēs varētu pagaidīt uz to brīdi, kā nekas degošs. Mēs te runājam to, ka varbūt cenas nokrītās vai kas, kaut kas tam liecīgs. Vai tas saprast to visu tā? Neviens tev izpīvē. Bet pirmā vienmēr stāstīs tas nolikt atslēgu. Tas nozīmē, ka tās cenas varētu kristies. Viņš trāstīs. Mums jābūt, ka prātīgi arī nogaidīt, jo nav jau skrīberos tas dzīvokļu tirgus tik šausmīgi pārsātināts, ka vēl teiksim, ja par šo vairs nelēmjam dzīvokli, tad nākošais, par ko runājām finansu sēdē, bija tas institūta dzīvoklis ar atsevišķu ieeju, bet tur tā cena bija pēkšņi pacēlusies. Un mēs runājam, ka mēs vairāk par to iepriekšējo cenu, par tiem 3000, 4000 un cik ir 100, pat kad mēs varētu arī to, tad tur ir nepieciešams remonts, tas nav tik labi iekārtots dzīvoklis. Tas ir tāds par dāvnās dzīvoklis, tas ir 3 stāv mājā, jā, šitam ir atsevišķi ieviņš, tā kā autonoms dzīvoklīgs, ar 3 istabiem. Abiem ir labā stāvokļi, malkas šķaunīši, tā kā malki ir tur nodokļot. Tad drīkst tā kā, mēs jau tā toreiz nevaram, ka ir tā viens ir skaidrs, ka mums ir vajadzīgs, ja. Un nākošie mēs ir kā domāju, ka papildus informācija būs pēc būtības jau, un dzīvokļu fonds ir jāveido, kā viņi veidos, kādā veidā, tas ir kā jāsaliek plauktiņiem, uz to brīdi neši. Nē, mums bija par visiem kādi viņā ir stāvoklī, kas ir nepieciešams, tas viss bija sagatavots izpildīt. Mēs varam nepirkt, ja tur ir apkuri, mēs varam nepirkt, bet naudu budžetā paredzēt, ka pēc mēneša skatīt atkārtot, varbūt tās parādās citi dzīvokļi, un institūtām saimniecībā par apkuri nav jāmaksā, tad tie viennozīmīgi atkrīt, un izmaksas, gan apsaimniekošas arī ļoti mazas, gan institūtām, gan tajā pašā saimniecībā, tā kā mēs varam skatīties jau mēnesi, pērkam vienu dzīvokli, ko mēs esam nobalsojuši, un mēnešu laikā mēs to skatāmies. Skatāmies uz vienu sēdi, kas mums ir vēl piedāvājumi. Un galvenais to, ko mēs arī kā runājam, ka vajadzētu tos komunālo dzīvokļu veidi, ka pa jaunums nezinu kā sāk. Tieši tā, ne jau mēs tagad institūtā tur 3 istabas, mēs mēģināsim arī sadalīt. Izējot no tā principa, tad mēs faktiski vienu vietā nopērkam 3 dzīvokļus, un tad veidojas pēc tāda normāla situācija, teiksim, no tā arī izējot tā vajadzētu. Es domāju, tā arī mājā mēs tam dzīvokļiem. Un arī saka, ka tiešām nav tie uzturēšanas, tie paredzēt, kur apkur un tā tālāk, tad ir viss kārtībā. Kā mēs varētu arī tādā veidā iet jautājums par cenu, vai gaidām, vai... Tad, jā, bija priekšlikums, tad atstājam to nākamā dzīvokļa iztirzāšanu uz novembra sēdi. Tad. Tā, par saistošo noteikumu par atsevišķu likumu par nekustamā īpašuma nodokļu tiesību normu piemērošanu Skrīvera novadā. Finanses sēdē skatījām šo jautājumu. Galvenais, kāpēc mēs piemērojam šīs normas ar saistošajiem noteikumiem, lai nekustamā īpašuma nodokli mēs varētu reiķināt tā kā līdz šim. Ja mēs nepieņemam šo normu, tad apsaimniekotājiem būtu jāpiestāda nekustamā īpašuma nodoklis visai mājai. Tagad mēs varam tad piestādīt katram dzīvoklim atsevišķi. Mēs to jau darām, bet to paredz apstiprināt tagad saistošajos noteikumos. Un kas vēl bija noteikti nodokļu maksāšanas paziņojuma piespildu izpildes termiņu 7 gadus no nodokļu samaksas termiņa iestāšanās brīža. Tas, mēs varam to ilgāk. Kurš par šādu lēmumu projektu balsojam? Paldies vienbalsīgi. Tā.
Nākamais jautājums mums ir par saistošo noteikumu grozījumi 2010. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos numur 8 par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Skrīveru novadā izdošanu. Lūdzu, mēs skatījām. Jautājums skatīts ir sīki sociālā jautājuma komitejas sēdē. Pārējiem deputātiem, kas nav šajā komitejā, tika izsūtīti tikai grozījumi, varbūt bija grūtāk saprast, tikai kādi jautājumi. Grozīti ir būtībā tie papildus no jauna ir ielikts, mums iepriekš nebija, ka pašvaldības dzīvokli var izīrēt noteikti termiņu 1 gadu. Mums, ja nebija sociālais dzīvoklis, tad pastāvīgā lietošanā tas ir ieviesis no jauna. Tad ir no jauna, ka persona ne mazāk kā pēdējos 3 gadus deklarējusi dzīvesvietu Skrīveru novada administratīvā teritorijā, tad var saņemt šo palīdzību. Un punkts ir gadījumi, ko likums nosaka, kad pašvaldībai jāsniedz palīdzība, bet šeit papildināja punktu, kad pašvaldība var noteikt saistošos noteikumos, un tas bija, ka maznodrošinātas un trūcīgas personas, kuras palikušas bez dzīvojamās telpas, ja ģimenē ir vismaz 3 bērni vai bērns invalīds viens. Tas bija no jauna pielikts klāt. Un tad bija vairāki punkti, kur, ja skatījāties, redzējāt, mums iepriekš nebija gadījumi, kad papildināt, kad var atteikt uzņemt tā saucamajā rindā. Un tur lielākā daļa punktu bija tie gadījumi, kad izlikti no iepriekšējās dzīvojamās telpas par dažādiem pārkāpumiem. Citām bija par komunāliem maksājumiem, cits bija, ja bojājas telpu vai citām personām radījis ir dzīvošanai nelabvēlīgs apstākļus. Un arī vēl pielikām klāt, ka iepriekš mums bija persona ir personā ir dzīvoklis, kur var izmantot dzīvošanai, bet šeit pielikām klāt arī, ja laulātam ir, vai ģimene kopumā tiek vērtēta. Un mainījām drusku, tas bija gandrīz redakcionāli, pašvaldība mums bija pirmās kārtas rindā ar domu noteikts, ka dzīvokļus piedāvā vispirms bāreņiem, kuri ir reģistrēti rindā, bet tagad mēs precizējām, lai saprastu, kad bārenim pirmo reizi, kurš tiek piedāvāts, tāpēc bija norma, kuriem iepriekš nav piedāvāts. Ja viņš vienreiz atsakās, pašvaldība drīkst izvērtēt, vai pamatot vai nepamatot, ja atzīst, ka nepamatoti, tad viņam nākošais dzīvoklis tiek piedāvāts reģistrācijas secībā. Vairs nav viņam priekšrocības. Tāds bija šie grozījumi. Ir jautājumi, iebildes. Tad, kurš par šādu saistošiem noteikumiem? Lūdzu, balsojam, paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā. Ilze, lūdzu. Tātad iepriekšējie saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojušas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu Skrīveru novadā tika pieņemti 2009. gadā, bija iepriekš vairāki grozījumi. Un vēl ar nepieciešamību precizēt šobrīd esošo tekstu atbilstību normatīvajiem aktiem, tad tika nolemts, ka apstiprina jaunas saistošos noteikumus, nevis veids grozījumus iepriekšējos. Tātad, kādas ir galvenās būtiskās izmaiņas šajos noteikumos? Tātad normatīvi akti paredz, ka trūcīgas personas status sociālais dienests nosaka uz laiku no 3 līdz 6 mēnešiem. Līdz šim tas mums nebija atrunāts saistošajos noteikumos, uz cik tad īsti periodu vai uz 3 uz 6 vai uz 6 mēnešiem šo statusu nosaka. Šobrīd tātad tiek noteikts, ka ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, tātad šo statusu nosaka uz 3 mēnešiem, un ja ģimenē nav darbspējīga persona, tātad tur ir pensijas vecuma personas ar invaliditāti vai tikai bērni, un pensionārs tātad statusu nosaka uz 6 mēnešiem. Pašvaldībā ir tiesības noteikt labvēlīgākus nosacījumus atsevišķos tātad punktos par īpašumu, lai
persona varētu saņemt šo trūcīgās personas statusu. Jau iepriekš mums šie labvēlīgāki nosacījumi bija noteikti, un šobrīd vienkārši tiek 4.3 punktā papildināts, ka arī viena automašīnas piekabe netiek uzskatīta par īpašumu. Tāpat šobrīd piedāvā noteikumus tādā redakcijā, ka ir izvērtējot ienākumu summa samazina par 100 eiro, ja ģimene veic kredīta maksājumu par vienīgo iegādāto mājokli, kurā ģimene arī faktiski dzīvo, kurā ir deklarēta dzīvesvieta. Un tad būtiskākie tādi grozījumi, kas šobrīd tiek plānoti, ir šī maznodrošinātas ģimenes ienākuma līmeņa noteikšana. Tātad tas ir 7. un 8. saistošo noteikumu punkts, kur šobrīd sociālo jautājumu komiteja lēma. Tātad, ja ģimenē ir tikai pilngadīgas personas, tad ģimene tiek atzīta par maznodrošināti, ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 214 eiro, iepriekš bija 180 eiro, un ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni vai dzīvo pensionārs vai invaliditātes pensijas saņēmējs, tātad šis ienākumu līmenis ir 231 eiro, iepriekš bija 193 eiro. Šis ienākumu līmenis nebija paaugstināts un bija spēkā jau no 2010. gada 1. janvāra, jo pa vidu bija krīzes laiks un tad netika pārskatīti. Šie ir galvenie grozījumi. Vecajos atšķirība ar iepriekšējiem saistošajiem noteikumiem, un tātad tas pats. Varbūt tiem, kas sociālā komitejā nebija, tiem varbūt ir jautājumi. Ja nav, tad priekšlikums būtu pieņemt tādus saistošos noteikumus. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums par atklātu konkursu nolikumus uz Skrīva pašvaldības aģentūras sociālās aprūpes centra Ziedgraujas direktora amata apstiprināšanu. Skatījām konkursu nolikumu, iztaisām piebildes, izveidojām tabulu. Tātad mums palika pieņemt komisijas sastāvu. Un nolikumā mums bija vēl, kas palika neskaidrs, mēs ierakstījām, kad dokumenti jāiesniedz līdz 14. novembrim 15. Un mums pieteicās par laiku būs pa datumu. Jā, man datums ir nepaspēs skrīvi ar vārdu. Nepaspēs skrīvi ar vārdu. Tātad, kad mēs varam. Ja pēc svētkiem, tad pirmā diena ir 19. trešdiena. Tad uz 19. novembri. Pulkstenis tad var 17. Tad līdz 17. Nav iebildumi par datumu? Nav, ja? Tātad, konkursa komisijā pašlaik esam pieteikušies izvirzīt Andri Zālīts, Ines Salīvatu Biķernieci, Jānis Brokāns, Sarmīta Jansona, Udo Pērsis, Denis Viglovskis. Vai vēl kāds vēlās? Man būtu priekšlikums vēl Ilzi Rūdzīti iekļaut. Jo tomēr tas darbs ir kopīgs. Varbūt pieteiksies konkursā, Neplānoju. Nē, tad varam. Ja mēs tev ierobežosim, tu gribēsi pieteikties. Nē, tad arī tu tagad varētu noraidīt. Jā, kad pieteikties. Maz par cilvēku, mēs ierobežam. Arnis ne? Kāpēc? Tur tā būja izvērtēt. Tur vairāk datumos būs jānāk. Tātad komisija, ja? Andris Zālīts, Ines Salīvata Biķernieci, Jānis Brokāns, Sarmīta Jansona, Udo Pērsis, Denis Viglovskis, Ilze Rūdzīte. Cik tur cilvēki stāstu? 8. Vienīgais, kas var būt tagad mums, kad mēs varam, tā kā sociālā komiteja, neievēlēt komisijas priekšsēdētāju. Mēs varam plānēt tāpat uz priekšu. Šeit mēs... Tev nekā nav, kas ir. Vienosties par priekšsēdētāju.
Vienošamies. Tātad nolikumu varam apstiprināt ar tabulu un komisijas sastāvu šādā sastāvā, kā minēja. Priekšlikums apstiprināt. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Nākamais jautājums mums ir par zemes nomu no Latvijas dzelzceļa. Ar līgumu iepazīstinājām mēs juristi, un juristi ir izteiks tūlīt savus priekšlikumus, kur ir mūsu riski. Caurskatot līgumu, skatīja, ir tā noteiktā cena 28 eiro gadā plus PVN, kas ir pie tāda mērķa, ja šī zeme tiek lietota autotransporta stāvvietas ierīkošanai un apsaimniekošanai. Līguma 3.7 punkts nosaka, ka ja mainās lietošanas mērķis, tad Latvijas dzelzceļš var to summu mainīt. Pat tā kā īsti nav vienojoties pusēm, vienkārši Latvijas dzelzceļš var mainīt. Tā ka tas sanāk diezgan tā vienpersoniski. Novada domē kā nomniekam, tā kā absolūti nepieņemams ir punkts 7.2, ar kuru iznomātājs jebkurā brīdī rakstiski informējot nomnieku 30 dienas iepriekš, neatlīdzinot otrai pusē zaudējumus, kas saistīti ar līgumu pirmstermiņa izbeigšanu. Ja iznomātājiem rodas neparedzēta nepieciešamība izmantot zemes gabalu savas darbības nodrošināšanai. Un tad nomniekam ir pienākums atbrīvot zemes gabalu par saviem līdzekļiem. Tā ka faktiski tur var jebkurā brīdī tā kā laust to līgumu 30 dienas iepriekš, kas arī ir diezgan pavisam neizdevīgi ir domē, ja tur tiek ieguldīti līdzekļi šī laukuma kaut kādā labiekārtošanā. Tāpat arī līguma 7.8 un 7.9 arī nosaka to, ka ja nomnieks ir tur uzbūvējis kaut kādas ēkas vai jebko, ne tikai ēkas, jebko, kas ir uzbūvēts, viņam vai nu ir jānovāc, vai arī tas viss paliek kā iznomātāja īpašums, bez tiesībām prasīt kaut kādu kompensāciju par to, kas ir virsū uzlikts. Tādi ir tie galvenie riski, kas šajā līgumā ir. Cik saprotu, tad mums nav pieņemami šādi līguma nosacījumi. Mēs nostādām sevi tā situācijā un paredzot, ja parakstam šādu līgumu, šādā redakcijā mums ir būs zaudējumi. Es ar to runāju iepriekšējā sapulcē, kad izvērtēs juridiskās situācijas, tagad arī viņi ir izvērtēti, super, varam redzēt tos punktus. Es domāju, jāiet jārunā ar viņiem, kas tur... Jā, turpināt, bet pagaidām līguma slēgšana mums būtu jāatliek. Bet pa punktiem jāiesiet cauri un redz, kas tur viņi iemet mums. Tātad priekšlikums būtu atlikt līgumu slēgšanu, bet turpināt sarunas ar Latvijas dzelzceļu par šo laukumu, par šādu priekšlikumu. Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums mums ir par darba dienas pārcelšanu no 17. uz 22. novembris sakarā ar valsts svētkiem. Pārcelt Stūra no domēm pašvaldības iestādēs darba dienu no pirmdienas 17. novembris sestdienu un 20. novembris. Kurš par šādu lēmumu projektu? Balsojam, paldies, vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums par izmaksu tāmes viena audzēkņa uzturēšanai Skrīveru novada pašvaldības izglītības iestādēs apstiprināšanu. Tātad parasti apstiprināja uz 1. septembri, tagad mums ir vajadzība apstiprināt vēlreiz. Un tās tāmes paliek tādas pašas kā bija. Kāpēc mums viņas... Audzēkņu skaits mainījies, bija apstiprināts uz 1. janvāri, bet tagad nezinu arī kāpēc sāk prasīt, ka jāpārskata uz 1. septembri sakarā ar audzēkņu skaitu izmaiņām. Bet summas tur nemainās, tas ir Upīšu vidus. Neko daudz tur. Andrija Upīšu vidusskola 77 eiro mēnesī, Saulēni 159 eiro mēnesī un Sprīdītis 143,83 eiro mēnesī.
priekšlikums būtu apstiprināt izmaksu aprēķinus. Paldies. Klausīgi. Tā, par kalendāra pārdošanas cenas noteikumiem. Tātad Arvis varbūt mums var pateikt, ja kalendārs pašizmaksā ir 2,88 €. Lūdzu, tad. Tā par kalendāru tā, jā, kā priekšsēdētājs minēja, 2,88 izmaksā. Un es te nedaudz biju ievācis informāciju, ka citām pašvaldībām tās cenas ir no 3,56 noteikts zemākā. Cēsim bija tāda. Un es arī esmu aprēķinājis pie kādiem pārdošanas apjomiem, teiksim, sanāk to summu, kurā brīdī atdot. Tā varbūt izdalīt, ja vēlaties aptartējis. Cik pagājuši maksā? 2 esot bijis, bet ar zem pašizmaksas noteikts grāmatuši skatījos. 2, jā? Jā, pašizmaksas bijis augstāk, jūs noteicāt lētāk, lai cilvēki pirkt. 3,60, 25% klāt. Cik pārdeva? Jā, es varbūt varētu pateikt, kā pagājuši gadu situācija izvērsās. Bija vairāk 1000 eksemplāru bija, šogad ir 500. 500 eksemplāru. Jā, palika pagājuši gadu pāri daudz. Pēc aprēķiniem tas būtu pietiekami. Gan palikt savām vajadzībām, gan arī pārdot būtu iespējams. Sākā 3,50. Es nezinu, 3,50, 3,70 tā pa kalendāru ieja grāmatnīca aprastē, cik maksā kalendāru te. Standartizēti tur ir grāmatnīcās no 3,90. Tāpēc es saku, tā es domāju, ka tā ir ļoti normāla cena, 3,50. Mums viņš īsti neskatās standartizēts. Jautājums, kāpēc grib pirkt un kas pirks? Es domāju, ļoti laba cena ir 3 €, ļoti apaļā un visiem pieņemam. Mēs nesam darbībā, ko mēs gribam nopelnīties. Mums galvenais vajag pārdot, lai tie, kas grib, lai nopērk. Es domāju, ka 3 € būtu ļoti pieņemama cena. Mēs arī kaut kā pelnām ļoti maz, bet mēs viņus labāk visas pārdodam un, kā saka, aizmirstam. Tas būtu mans priekšlikums. Izmaksas ir 2,88. Izmaksas uz 500 gabaliem 2,88. Jā, pareizi, lai viņš nenes zaudējums. Jā, priekš kā mums ir vajadzīgs. Es varu par 3. Lai par 3 € mēs noturgojam, cik pārdod, lai aizmirstam un visu. Jā, vai par nulēm, lai mums tā nauda neuzkrāvās, lai mēs nāk atpakaļ viņa vienkārši un visu. Kaut kas vajag atpakaļ. Jā, kaut kas atpakaļ. Tas ir daudz ņem, kā ņem, kāpēc? 500 gabalus šodien. Tas aiziet vispār. Tā. Kāpēc 500? Tas tik pagājuši. Pagājuši bija 1000 un to pirkšanu negāja tik raiti. Šogad būs mazliet ātrāk, ja? Jā. Nekā Vēlākais 16. novembris. Jā, nu tad viņi jau būs un praktiski jau ir tā, ja? Līdz janvāra beigas, jau vēl cik es atceros, kasē pa kādam janvāra beigās pirka, bet tad arī ir viss, un tad mēs, teiksim, iestādēm kā prezentu, mēs viņu devām to kalendāru, un tikai tas, 1000 ir par daudz. Viņu pārdeva tikai šeit kasē? Nē, viņu pārdeva arī pasākumos un tirdziņos. Bibliotekā? Jā, bibliotekā netirgoja, ne. Jautājums ir, jā, cik viņš ir pieejams. Jā, tieši tā, tāpēc, ka visi nāc, es piemēram, domāju, ka bibliotekā noteikti vajadzētu likt iekšā, jo bibliotekā apgrozās diezgan daudz cilvēku. Jā, bibliotekā ar pārdošanu. Var pārdot, nevar. Tas ir prezentācija un patrons. Ar kvīti var? Kāpēc nevar pārdot? Es domāju, ka var pārdot. Biblioteka ir pašvaldības uzņēmums, kāpēc nevar pārdot? Tieši tā. Viņš tāpatās sniedz pakalpojumus par kopēšanu, Par kopēšanu sniedz, par internetu sniedz pakalpojumu. Kāpēc nevar pārdot bibliotekā? Var pārdot bibliotekā. Var. Bet viens laikus turismu tos vēl pirka maijā. Maijā pirka? Jā, dīvaini. Labi.
Tātad vairāk priekšlikums būtu noteikti cenu 3 eiro. Jā. Ar PVN, tas ir viss. Ne? Kurš par šādu priekšlikumu? Paldies, vienbalsīgi. Tātad nākamais jautājums mums ir tā par ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas piemērošanu. Runājām šo jautājumu arī finansu sēdē, un tā tad mamma šajā gadījumā, ko es te drīkstu teikt, vārdu uzvārdu drīkstu, nedrīkstu. Mamma šajā gadījumā nenodarbojās ar bērnu audzināšanu, un bērni dzīvo auģu ģimenē, un pati viņa nepiedalās. Un tātad mūsu pienākums auģu ģimenei maksā no sociālā budžeta, un mūsu pienākums būtu prasīt tomēr samaksu par to, kad auģu ģimene rūpējās par viņas bērniem. Tātad 96 eiro mēnesī tas ir no 1. oktobra. Nu, tad mūsu lēmuma projekts ir, ka piemērot šai personai ārpus ģimenes aprūpes pakalpojumu samaksu. Kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies. Sociālā komiteja drīkst zināt šito, ja? Jā, arī nepiedalās. Nē. Tā, par pašvaldības zemes iznomāšanu nākamais. Tā, noslēgt nomas līgumu no 14. gada 1. novembra līdz 19. gada 31. decembrim par zemes nodokli par zemes ieguldījumu daļu izmantojamo zemi 2,12 hektāru platībā un ziedgravas daļu 1 hektāru platībā. Un noslēgt nomas līgumu par mazdārziņu par zemes vienības Prūdu kalns 0,12 hektāru platībā. Kurš par šādu lēmumu projektu? Balsojam. Paldies. Tā. Nākamais jautājums mums ir par skolēnu uzņēmumu, kur skolas direktors lūdza. Tagad kas varbūt nezinu, skolā ir uzņēmums, un ja ir uzņēmums, tad viņi sniedz pakalpojumu, bet viņi arī maksā par to, kas viņiem ir nepieciešams. Un šajā gadījumā iesniegumā ir minēts, ka mēs atļaujam viņiem izmantot mācību kabinetu, un nosakam nomas maksu 2 eiro mēnesī. To uzņēmums maksās mums un atļausim izmantot automašīnu Škoda, skolēnu mācību uzņēmums AUSV ekskursijas gidu pārvadošanai no un uz ekskursiju objektiem un noteikti maksu 0,15 eiro centu par 1 kilometru. Skatījām finanšu sēdē šo jautājumu. Priekšlikums būtu atbalstīt. Kurš par? Paldies. Balsīgi. Tā. Nākošais par Aizkraukles evaņģēliskās luteriskās baznīcas iesniegumu par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai mācītāju māja daļai. Un tā tad pašlaik tur ir noteikts, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, bet viņi lūdz noteikti 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu mājas apbūve. Arī skatījām šo jautājumu, priekšlikums būtu atbalstīts. Paldies, balsīgi. Tā. Un tagad mums ir iesniegums par dzīvumās platības piešķiršanu. Kungs arī ir iepazīstināti visi ar esošo situāciju, kā tad ir, kā tur ar to protokolu Ilza lūdzu, kurā viņš minēja, ka viņš tomēr ir spējīgs nodrošināt saviem bērniem dzīvojamo platību. Par cik vēl šai ģimenei notiks
notiks pārunas un varbūt pat vēlāk tiesa par, kam tad īsti pie kā būs bērni. Nu, tā, un mēs tā kā lēmumu varbūt atlikt varbūt pakomentēt, ko drīkst, nu tā. Nu, tā tad arī sociālie darbinieki regulāri tiekas ar šo te ģimeni un bija arī apsekošanā vakardien. Ģimene šobrīd ir atradusi mājvietu. Jautājums ir, protams, uz cik ilgu laiku šo te dzīvokli viņiem izīrēs. Un arī iepriekš sarunā ģimenes tēvs gan norādīja, ka viņam ir iespēja nodrošināt pašam šo te dzīvojamo platību, bet vakardien šajā te sarunā viņš tomēr uzsvēra, ka nāks uz domu un lūgs piešķirt dzīvojamo platību. Tā ka īsti tādas konsekventas, cik saprotams, viņam tā plāna īsti nav, ko darīt un kā darīt. Atlikt. Mums bija lēmuma projektā iesaistīts, kā atlikt jautājumu izskatīšanu pēc būtības, jo tur strīds vēl starp bērnu vecākiem pastāv. Kamēr tiek atrisināts šis strīds un atlikt lēmumu par dzīvojamās platības piešķiršanu, izskatīšanu līdz vecāku domstarpību par bērnu aizgādību atrisināšanai. Priekšlikums būtu atbalstīt šādu lēmumu projektu par atlikšanu. Kurš par? Tā pret atturās Annas un Jānis. Divi, ja? Tā, par ziņu par deklarēto dzīvesvietas anulēšanu nākamais. Vienīgais mēs tur nolēmām te projektā, ka kāds dzīvoklis vajadzīgs, teiksim, ka mums ir rezervē tomēr, ja kādienā tur kaut kādā tur atrisinās tas jautājums, tā mēs nepatīkam dzīvokli tā gaisā karēties. Tiem iepriekšējiem bērniem. Jā. Sociālajā komitejā runājam, lai sociālais dienests apsaka un veic uzraudzību, lai nepaliek bērnu stresa situācijā, uz ielas, kā to ir vienoties ar rakstiņu audintinātā vienās istabas izmitināšanā. Mums jau rakstīts, man bija piedāvāts internācijas. Jā, tas jau arī ir, un arī tā protokolā, jau, kā es minēju, viņš jau ir teicis, ka viņš var, un tagad būtiski vakardien atkal tad viņam mainās tās domas. Jā, bet viņš jau nav parakstījis protokolu. Ja viņš parakstīja protokolu, tad viņš ar to ir iepazinies. Nu, tā pašā laikā ir taču divi darbinieki, ja, kas ir parakstījuši, ka viņš ir atteicies to darīt. Nu, šo te vakardienā apstākļu apsakošanas aktu viņš parakstīja. Jo mēs arī tā nolēmējām, gadiem, tāpēc tas dzīvoklis pirmais ir vajadzīgs tādu dojam. Jo, ja paliek, tad kā tur būs, un tā situācija nav laba. Vakardienas sarunā viņš teica, ka līdz jaunajam gadam viņš noteikti šai dzīvoklī var palikt, tad, es saprotu, ka arī uz kaut kādu termiņu šobrīd atliek šī jautājuma izskatīšanu, tā kā, bērni šajā brīdī nepaliek uz ielas, un, protams, mēs katru nedēļu tiekamies ar viņu un arī, protams, uzraugam šādu situāciju. Nē, varam pierakstīt atbalvu otru punktu, bet tas jau notiek, ka sociālo dienas darbiniekiem regulāri apsako. Bet tas ir pienākums, un to arī dara. Labi, pāriesim par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Esam saņēmuši, viņš ir nopircis īpašumu Vēja ielā un lūdz anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu šādām personām, jo viņas vairs tam nedzīvoja, bet to ir tiesas tam. Kurš par šādu lēmumu projektu lūdzu balsojam? Tā. Un nākošais mums ir mazliet, nākošais ir vienkāršāks, vēl pagaidām lūdzu izdeklarēt, taču mēs esam saņēmuši no mazas priekšlikumu, ka dēls tomēr drīkst dzīvot, dzīvoklī vairs nav, un līdz ar to mēs atsakam līdz 31. decembrim ir atļauts, līdz ar to mēs atsakam un noraidam viņus to prasību deklarēt dzīvesvietu, anulēt dzīvesvietu. Kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies. Arī bija izdeklarējusies, vai viņa vispār nebija deklarēta? Viņa nebija vispār, cita viņa ir adrese. Tā.
Nu, tagad ir mazliet sarežģītāks. Lūdzu, izdeklarēt viņu. Tātad, nu, par cik viņas tur nedzīvojat un viss. Bet mēs esam saņēmuši paskaidrojumu no tas ir tēva dzīvoklis, un viņa tur var dzīvot arī kā ģimenes loceklis, un vēl te viņa ir minējusi, uztvera to kā pastāvīgu un stabilu dzīvesvietu, pieminējusi, ka devusi certifikātus, tā tad nu, nebūtu pamats anulēt mums to dzīvesvietu. Savukārt par otru māsu mēs lūdzām, lai viņa sniedz mums paskaidrojumu, vai uzraksta mums, bet nu, mums nekas nav uzrakstīts tā līdz šim brīdim. Mēs tā kā atlikām jau to jautājumu, līdz kuram bija viņai vēstulē jāatsūta mums līdz 16. oktobrim. Nekā mēs neesam saņēmuši no viņas tātad, nu, mēs varētu izdeklarēt. Es nezinu, Līga mums ir doma, ka abas nevar. Viena ir, nu tā ir. Nu, saka kā. Nu, likumā ir pateikts tā, ka anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu var divos gadījumos. Pirmais gadījums ir tāds, kad ja persona deklarējoties ir norādījusi nepatiesas ziņas, uz kā pamata viņa ir deklarējusies, un otrs gadījums ir tad, ja ir zudis tiesiskais pamats dzīvot attiecīgajā dzīvesvietā. Viens no tie tiesiskie pamati var būt vai nu līgums vai radniecība. Šajā gadījumā radniecība ir, tā nekur nav pazudusi, viņas abas joprojām ir tēva meitas, un līdz ar to juridiski nav īsti pamata viņas izdeklarēt ārā. Ja tēvam ir tas strīds un tās domstarpības ar meitām nu, ir par to, vai viņām tur ir tā kā tiesības būt deklarētām vai ne, tad tas ir risināms jautājums tiesas ceļā. Pašvaldība nav tā, kas ir tiesīga izlemt, nu, kurai strīdīgai pusē tur par labu izlemt, vai viņam tur ir tiesības palikt dzīvot, nu, deklarētam tajā dzīvesvietā vai nav. Mums vienkārši ir jāpaskatās, vai ir pamats anulēt tās ziņas vai nav. Šajā gadījumā es tā kā neatrodu pamatu anulēt tās ziņas par deklarēto dzīvesvietu. Kāpēc deklarētās? Cik es saprotu, laikam grib pārdot to dzīvokli, jo man zvanīja vēl, varēja būt. Kuriem arī to visu virza? Kur, nu, tur ir, jo man viņi sūdzējās, kāpēc tad nevar, es teicu, ka tas ir jāpieņem, nu, kāpēc to dara visu, un es nezinu, kas cilvēkiem. Tās ir problēmas. Mēs nevajag pēc būtības, mums vajag lemt, mēs netiekam izdeklētos visu, nevajag darīt, jā, un viss tas ir priekšlikums noraidīt iesniegumu par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu. Rekopības institūts ciemās. Kurš par šādu lēmu projektu balsojam? Paldies. Tā, kamēr mums nākamais jautājums izpildes direktore ziņo par internātu un citu pašvaldības nedzīvojamo ēku turpmāku izmantošanu, tikmēr es palūkšu Kokina kungu un kamēr tad atnāks viņš un tad direktore un tad mēs par Rudolfu dzelzceļu vēl. Un Kokina kungs būs Ines, lūdzu to. Pasakiet, ko pazīmēm vairāk. Viņiem nosūtīja prezentāciju, kurā es biju sakopojusi tos esošo iestāžu platības un savu to redzējumu, kā es to redzu, kā šo te iestāžu jautājumu var atrisināt. Tātad dzelzceļnieki mums aiziet projām no internāta telpām pēc jaunā gada, atbrīvo viņas, un tad arī šīs te reformācijas varētu sākties. Un kā pirmo no tām visām es piedāvāju tātad uz internāta pirmo stāvu pārtransformēt doktorātu. Kādi tātad iegūmi šai darbībai? Doktorāts iegūst plašas telpas, iegūst higiēniskās prasības, tādas, kādas ir nepieciešamas ar visām ieejām, izejām, un arī tiek atrisināts jautājums ar mašīnu stāvvietu, kas šobrīd ir apkārt
tam te bijušajam pakalpojumu kombinātam, un kur faktiski šobrīd nav kur nolikt mašīnas. Un arī no drošības viedokļa, bērni tomēr mūzikas mākslas skolas tie bērni iet tur, un tur tā transporta kustība ap to māju ir diezgan pamatīga, un citi tur brauc tā, ka man ir bail, ka tur nenotiek kaut kādi negadījumi. Tātad tas būtu tas pirmais variants. Doktorāts tātad 146 kvadrātmetru vietā iegūtu 280, tas ir gandrīz uz pusi vairāk šīs te platības. Tālāk nākošais, to mēs bijām tad, kad kultūras sēdē staigājām tātad par šo kultūras centra ēku, tad Ivetai bija šis te akreditācijas dokuments, kurā bija prasīts tas, kad ir šīm te abām skolām, gan mūzikas skolai, gan mākslas skolai ieteikums atrasties vienās telpās. Tātad, ja to te doktorātu tātad mēs pārvietojam uz internātu, tad abas bibliotekas mēs pārvietojam vienā skaistā ēkā, un atkal mūzikas mākslas skola iegūst tātad lielā bibliotekas telpu. Un tad jau tas nākošais solis ir atkal mazās zālītes tā telpa, kurai klāt pieiet bērnu bibliotekas mazie 46 kvadrātmetri. Tāds ir tas mans skatījums. Tas, protams, nav viena gada darbs, un tur ir diezgan arī pamatīgas investīcijas šajos te visos reformāciju pasākumos, bet tā es to redzu. Te būtu mums jāsāk varbūt visiem strādāt pie tā, kur tad ko īsti mēs liekam un no sākuma, teiksim, vienoties par to, kur tad kas mums būs. Tad nākamais, protams, ir kontroltāmes, ekspertu viedokļi, tam līdzīgas lietas. Es jau noteikti nepiekristu finansālu apsvērumu dēļ noteikti, kad runājot arī ar doktoriem, lai uzceltu jaunu doktorātu, tad tās prasības tagad mūsu budžetā tas būs milzīgs rops, tur ir varamas durvis, teiksim, tas notiek tā. Es domāju, mums vajadzētu sākt pie tā, kas tad, vai pieņemsim, Ivetai, tā ir prasība vai tikai ieteikums? Vai tas ir jau, teiksim, tas ir... Prasība, par ko mums katru gadu jāatskaitās, jāzino, vai mēs to prasību ievērojam, vai ne, un kad mēs viņu... Ja pieņemsim, tas ir mums obligāti ierakstīts likumā, tad jau mēs savādāk nevaram, ja skolai jābūt vienā telpā, bet tas pagaidām nav obligāti, cik es saprotu. Vienā ēkā. Tāda viņiem tā prasība, un saku, mums ir katru gadu jāskatās, kurā, un tad jau viņi beigās mums raksta telefonu sarunā, viņiem jau vajag konkrētas sēdes lēmumus, kad tas būs. Ja tas būs nākošais gadu vai aiznākošais gadu, viņiem vajag tos precīzos datumus. Obligātais ieteikums par to, kad mēs saliksim skolu vienā ēkā. Tā būtu. Šis jautājums tiks sakārtots, jā. Jo mēs visu laiku rakstām, ka mēs risinām, kad notiek šis jautājums ir risināšanas stadijā, ka mēs risinām ar pašvaldību. Un tad, kad es Zaniņu teicu, vienreiz ir jāuzrakst jums datums, kad gads, lēmums sēdes, kad tas notiks, vai pēc gada, vai pēc pusotra, vai pēc 2, bet kaut kāds konkrēts risinājums. Tas, ka mēs runājam, ka mums ir pārunas, ka mēs šo jautājumu cilājam, tas viņiem īsti bet sanitārā inspekcija, ka mums arī nāca skatīties, viņi teica, kā tas ir, kad apakšā bērni nāk slimi cilvēki pie dakteriem un augšā nāk bērnu skolu, un ka tas vispār neiet kopā. Un, ja no tāda viedokļa skatāmies, tas arī ir tāds nepiemērota situācija. Es domāju, ka te ir runa prioritāte viennozīmīgi pašvaldības iestādes, kas mums ir, un te ir runa par izmaksām, kas saistās ar doktorantūru, tad viņi ir viedoklis, cilvēki mēs jums piedāvājam, investējot jūs arī iekšā, ja ne, tikpat labi mēs kā pretējā gadījumā, kā dzelzceļnieki prasa 5 eiro kvadrātmetrā, jāpienes tādā laikam, tad lūdzu, jūs varat izvēlēties, kur ir īres maksa 5 eiro kvadrātmetrā. Ja viņi ir gatavi nākt un investēt, ok, ja nē, mēs jebkurā gadījumā nododam telpas, mēs uztaisam kaut ko mēs uztaisam,
un ieguldīties jūs lūdzu, un to šos ieguldījumus mēs varam viennozīmīgi reiķināt pretī par nomas maksu, atļaužot vai vēl kaut ko, ja mēs to darām, tad mēs tāpatās paceļam to visu, jo mums pašvaldībā jānodrošina iestādes kā tādas. Un, prioritāte ir pašvaldības iestādes, kāpēc mums būtu jānes tas sloks un visu laiku nepārtraukti jāatrakstās te pašai muzikas mākslas skolai. Un tāpat laikā doktorantūra nemeklē neko, viņi tikai vēl apsūta ar sevi. Bet tur ir vēl augšā, kas ir frizieris, man liekas, ka tur ir tie arī jābrīdina uzņēmēji, kad ir, būs tā laiks pārtraukts. Iepriekš, lai viņi arī laicīgi meklē tās telpas, tā mēs rīkoties nevaram. Vienā dienā viņus vajag iepriekš brīdināt, apsvērt to, ka kaut kādā pakāpeniskā veidā Rinis arī runāja, ka beidzot mācības periodam, kad mēs sākam ar bērnu biblioteku, iziet mākslas biblioteka ārā, mēs ieliekam to bērnu biblioteku iekšā, un ko taisam viņi pa etapiem, bet mēs uz to arī ejam. Un ir jāmeklē kāds arī kompromiss ar tiem pašiem doktorantiem, ja mēs uzrādam telpas, ja viņi kaut ko remontē un ieguldās, vai mēs tā kā atlaižam nomas maksu kaut kādā laika periodā par viņu piestādīto summu, vai mēs taisam, bet tad arī viennozīmīgi mēģinam nomas maksu. Jo neviens par vēl telpas neremonto neko nedod iekšā. Tas mums priekšlikums. Jā, un arī balsot attīstības to programmu 14. un 20. gadam, tur tieši par pieejamību, par to ļoti daudz rakstīts. Tieši tas arī mums ir jāpild, kas, ko mēs paši esam tajā attīstības plānā ierakstījuši. Un man liekas, šis izpildu direktors rotācijas plāns ir ļoti, ļoti loģisks, kur arī parādās, cik telpas, kādi kvadrātmetri, ko kas iegūst un iegūmi. Tas tāds tiešām, cik tas ilgu laiku aizņems, tas ir cits jautājums, un kā mēs varēsim budžetos to, bet tas kā perspektīva, kā nākotne, tas tāds. Sarmīt, lūdzu. Es domāju tā, ka ja mēs tās bērnu biblioteku un skolas biblioteku liekam tur, kur mums tagad ir, vienalga, ja es uzskatu, ka tas ir tomēr no drošības viedokļa ļoti, tagad mums ir tie, kas iet uz ambulanci, ir ļoti nedrošā situācija, bet tad mums tajā nedrošajā situācijā nonāks bērni. Es domāju, ka vajadzētu tā neaiztikt mūsu dakterus, bet mūzikas skolu var pārvietot uz internāta telpām un mākslas skolu. Tur pietiekoši telpas, var pārvietot biblioteku. Biblioteku ļoti grūti pārvietot. Es domāju, ka mūzikas skola mierīgi varētu būt arī internāta telpās. Bet ja mēs noliekam tagad biblioteku ar skolu maziem bērniem, tad tas ir tas pats, kas ambulance, nedrošība, ceļš un tā tālāk, par drošību. Tas ir vienlīdzības ziņa. Mazi bērni, viņi neuzmanīgāk nekā pieauguši cilvēki, kas ir pie daktera. Piekrītat? Kāpēc nozīmē piekrīt? Klusēks nozīmē, ka piekrīt. Es kurā gadījumā uzskatu, ka ir lietas, kas ir vienkārši. Iestādes ir būšu pašvaldības iestādes. Doktorantūras nav mūsu. Doktorantūrām neraksta ministrija mums. Viņi raksta doktorantūrām, viņi nedara kaut ko. Bet pa iestādēm raksta mums, un mēs nesam atbildību. Un šajā situācijā, ja mums nav drošības, mēs varam uzlikt kaut vai barjeru uz ielas, lai viņi neizskrien, kas izmaksā vienu lietu. Bet mums nākotnē jādomā, kā mēs to nodrošinām. Runājot par iestādēm, mūzikas mākslas skolē tieši kā ieteikums un kā tāds atkal savukārt tāds bonus bija tas, ka viņš ir kultūras centra telpās, ka mēs varam izmantot lielo zāli, ka mēs varam aiziet uz koncertiem. Tāpat, ja kultūras centram atkal savukārt ir kādi koncerti, arī tie dalībnieki nāk un gatavojās un iedziedās un kuru skatēs, mums ir visas klases pilnas, jo tad nāk kultūras centra tie kolektīvi un iedziedās sestdienās, svētdienās, tā kā tas tāds. Ināra, lūdzu. Man savukārt ir, es nezinu, man liekas, ka šī trīskāršajā pārmaiņa mums ir pa dārgu un diez vai mēs varam to pacelt, bet to var skatīties. Es personīgi to doktorātus vispār neaiztiktu. Es pirmajā stāvā liktu internāta pirmā stāvā abas divas bibliotekas, drošība tunelis, protams, viņš jāapgaismo tā tālāk. Un līdz ar to tas ceļš, tā iebrauktuve, kur mēs tur mašīnas brauc, tā stāv ciet, ja kādam vajag, viņš tur to var izsamēt. Un Iveta paliek, es biju tais telpās, tur ir ļoti skaisti un feini, Iveta paliek savās telpās un iegūst bibliotekas telpu klāt. Un mūzikas, to, kur mazā biblioteka, tur to spoguļu zāli. Un vispār es to doktorantūru vispār neaiztiktu. Jā, es saprotu. Jo, piemēram, viņi ar tādu priekšlikumu nav apmierināti, ka viņus kaut kur pārceļ, jo viņi arī uzskata, kad es šodien runāju doktoriem,
kad ja viņiem pielāgo telpas esošajās, tie noteikumi nav tik strikti, kā, piemēram, ja viņi iet uz jaunām telpām. Tāds ir mans viedoklis. Denis, lūdzu. Es gribētu sarmīt iebilst par to, ka jāpārceļ mūzikas skolu, ja mēs tās telpas esam pielāgojuši mūzikas skolas vajadzībām, veikuši skaņas izolāciju, tad kāda tur tagad mums tā plānošana tādā gadījumā. Otrs, es piekrītu Inesas plānam, es nezinu, cik ilgā laikā to var realizēt, bet es uzskatu, ka uz to vajag tiekties. Par bibliotekas pārcelšanu uz internātu. Es savukārt runāju ar bibliotekāriem, un viņas teica, ka tas bija jau iepriekš kaut kad apspriests, un es uzskatu, ka šīs telpas īsti nav piemēram bibliotekai, jo mums ir jāpārdomā. Es nezinu, cik ir tās iespējas veikt šo telpu pārdot ar paneļu māju no tādu viedokļu. Tur jā, kā es minēju, mēs varam tagad sākt darīt to, kad, teiksim, meklēt to labāko risinājumu, kur tad kas, tad, protams, tās ir kontroltājumas un ekspertu atziņumi, vai mēs tur to drīkstam darīt un to nedrīkstam darīt. Varbūt es, ko vēl varētu minēt, kad dakteri kaut, nav tā, ka viņi nekā nav darījuši. Tomēr nosakot lielu vai viņiem nepieņemumu maksu par kaut ko, un tad mēs varam vienā brīdī, es negribētu, lai tik skarbi būtu, mums ir pašvaldību likumā ir ierakstīts nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību. Tas mums arī ir jāskatās. Tas nenozīmē, ka mums ir jāmaksā par visu. Tas pilnīgi nenozīmē, ka mums jāmaksā. Cita, man liekas, koknesē pieņemsim īres maksu neprasa viņiem. Tā. Mums varbūt vajadzētu mazliet saprast varbūt to, ka tā nav privāta praksa tomēr. Tas ir mazliet savādāk, tā ir valsts nauda. Bet to, kad kādam kaut kas ir jādod pa velti, pilnīgi ne. Tā arī to mēs nevaram. Varbūt mēs mēģinam mēnešu 2 laikā vienoties, ko tad uz kurieni, ja? Tad, lai izpildirektorai pieņemsim, mēs varētu dot uzdevumu jau kaut kādām konkrētām darbībām, tad cik maksās tas, vismaz kaut kādās. Tad jau mēs 2 mēnešos vienojamies par vietu, kuru vietu, tad jau mēs esam tuvu kaut kam, lūdzu. Es gribēju piebilst par to, ka te izskanēja tie viedokļi par to, ka doktorātu atstāt turpat, kur ir, bet šajā gadījumā tur noteikti vajag tādā gadījumā domāt par to priekšu, to zālāju, kas mums tur ir, vai viņu nevar pārtaisīt tomēr par kaut kādu lielāku stāvvietu. Paredzēt arī to, jo tas, ka tur nav kur tās mašīnas likt, tas ir pierādījies jau 101 reizi. Tas plikais zālājs, kas tur priekšā ir, smuki jau ir. Varbūt, ka tur kādas puķis aug vai kas, bet, mašīnas tur tad brauc tantes gar ceļa malu kaut kur liek, viens skrien pāri, tad vēl kaut kur, tur tā reāli ir. Un tāpēc jau tā situācija arī reizēm apdraudēta tiek, ka tur bērni iet uz to pašu mākslas skolu un tur nevar saprast, no kuras stūra, kurš lidos ārā. Tad varbūt tur vajag arī pie viena paredzēt, paskatīties, cik izmaksātu varbūt to stāvokli, ja tur uzbūvēt. Ja tas doktorāts paliek tur. Mēs vēl ceļiem par to. Un viņi šobrīd neko mums tā kā nesola, viņi sola ielikt tehniskos noteikumus ceļu plānošanai, kas būs kaut kādā 17. lai būtu. 17. gadā viņam ir paredzēta izpilde. Pie mašīnas interioritātes, kas noteikās, ka viņi tur pretī. Esi pamanījis? Ka nāk lielā mašīna, otrā pusē, tu nevari samanīties. Jā, tur ir pilnīgi štāpēc. Tas ir kāds ir atstājis. Un ko tu mēs atrasinām? Jā, neko mēs neatrasinām, jā. Ko mēs lūdzām valsts ceļiem, pieņemsim, kad mēs stāvvietu varētu arī veidot, pārnesot internāta ēkas sētu tuvāk, un tad līdz ar to izveidojās kabata, kur jau var iebraukt 10 mašīnas, un to tad pašlaik viņi mums to neatbalstīja. Šoruden. Bet tāpat iznāk tomēr uz ceļu. Mēs stāvvietu veidojam arī
teiksim, uz internetu pusē, un lai vienkārši tur iznāk pārcelt sētu. Un tad jau to jau arī izdarīt, to mēs paši arī varētu izdarīt. Tagad kā dzelzceļnieki beidzās. Tur bija liepas tikai vēl jāpiezīmē koki un stabi, tā kā arī. Koki un kritus, tas, es domāju, ka tas tur arī ļoti sarežģīti, tehniski tas nav. Udo, lūdzu. Es nezinu, varbūt es pamāz zinu, bet es atros, ka vairāk stāv pa internetā. Faktiski jau iet runa par to internetu mājas apsaimniekošanu, jā. Faktiski vajadzētu savilkt visu to, kā es arī rakstiem saprotu, ka saliek visas vajadzības vienā vietā savelk un tad risināt to jautājumu. Mēs te redz tikai, bibliotēkas doktorāts, kas tur vēl tur muzikas skolā tā pārbītā veidojas, ja. Tur jau, es domāju, diezgan jāsaplāno būtiski, jāsavilk visu kopā, viss, kas ir vajadzīgs. Arī skola, kā Rakstiņš minēja savā iesniegumā, viņš arī minēja tātad, kad nepieciešams būtu skolas darbībām tas. Mēs esam sākuši. Un to vajag visu izdarīt, salikt pa plauktiņiem, un tad jau var kaut kā skatīties. Es domāju, ka pamaz ir aptvērts. Varbūt vēl kaut kādas vajadzības skrīveram, ko mēs neesam aptvēruši. Jo faktiski iet runa pa mājas apsaimniekošanu kā tādu, es domāju, kopsumā. Plus atrisinot savus pašvaldību iestādēm vajadzības, un pēc tam skatoties, kas tur tālāk. Tādā veidā vajadzētu paskatīties, kā tas viss veidojās, jo uz to brīdi nekā nav, es apvienojos, vismaz no manu viedokļa. Par kultūras komitejām mēs jau izskanējām, ka tas ir jādara vispār no skolas, kad ar zaudu tas netiecās, tas vispār ir tīnestas, kā saka, darbības lauciņš, ar ko viņi nodarbojas un ko viņi nes, jādara vajadzīgi priekš 10 bērniem, tad arī ir mums tās, kā saka, istabas ar tām guļam vietām, mēs tur liekam kodu durvis vai kā, mēs tur risinām tālāk, bet, lai jauda nestāp galva, kas notiek internātā, un to visu, kā saka, lietu kūrē izpildirektori, lai viss notiktos. Tādēļ tā doma arī bija, ka mēs runājām, ka diezgan bija skaidra tā situācija, ka principā otrais stāvs paliek uz to, ka tur ir viesnīcas tipa istabas, kurās dzīvo cik tur vajadzīgs internātu, skolas vajadzībām, bet tas skaits tiešām tiem bērniem ir no līdz 10. Un pārējais apmēram tā, lai turistu autobusu var izmitināt. Ja gadījumā ir nepieciešamība, ja teiksim, vasarā ir kaut kādas nometnes vai kas, tad ir cilvēki vai pārnakšņot. Ja pirmā stāvā ieliek vai doktorātu vai bibliotēku, katrā ziņā tas arī tā kā aizpildās jautājums par trešo stāvu, tas ir vakants. Trešo stāvs arī jau bija idejas pie slikta scenārija Zemkopības institūtam, kad tā varētu būt vieta, ko mēs varētu viņiem izīrēt. Ja mēs no sākuma savalkam savas vajadzības. Un tāpēc arī, teiksim, tas ļoti būtiski Aldu uzklausīt, cik ilgā periodā tāds esošo situāciju var saglabāt, 10 gadus, vai 5 kaut kā tomēr noprognozēt. Un tad saliek visu šutā pa plaktiņam, saliek visu tās vajadzības, un tad sāk filozofēt, kā tas viss iet un tā uz doto brīdi, es neredzu pamanīt. Tāpēc arī pirmdien būs tā iestādes apsakošana, kur tā kā Inesa vecoties, kad būs iesim apsakosim gan to pašu ambulanci, gan to pašu internetu, un arī redzēsim. Bet es domāju, ka pirmais, ko vajadzētu taisot budžetu, kad uz skolu nevajadzēs attiekties vairāk internātām, ka to vajadzētu no skolas vienkārši darīt nost, lai kā to visu darbību, kas saka, dara izpildirektori, un viņas tiešā pakļautībā viņi arī skatās un mēra un ņemās. Jo savādāk visa tā darbība, ko viņi darīs, ir ar skolas pakļautībā, viņi nevar neko darīt, jo viņi jāiet saskaņot ar Alde. Sarīda kādus tu nenāc? Nē, tīri tā. Mēs jau aprēķinus varam met, kas tad izpildirektoram nav jāsaskanā. Iestādes vadītājs atbild par tāpām, kas atbild ir iestādēm. Iestādēm pildariem mēs neesam nošķīruši nost, viņi nevar to atbild. Izpildirektors ir kurā virklī var godīgi veikt sev atbilstošas funkcijas un tiesības un pienākumu. Ir tās juridiskais status, mums varbūt tagad nebūtu tik svarīgs, cik mums svarīgi būtu apzināt, ko tad mēs darīsim. Tas ir ļoti tās nopietnas. Mēs varbūt varam pie tā, ka tagad strādājam pie izpildirektoras varianta, iesakam savus variantus un atgriežamies jau konkrēti pie kaut kā, kad mums iznāks pēc budžeta pieņemšanas. Tad par nākošo gadu mēs jau varam apzināt kaut ko. Es domāju, ka nē, es nepiekrītu. Šogad viss ir jāiedam, jo ir daļa naudas, kas ir jādara. Tas ir budžetā būs jāpēr. Protams, ka. Piemēram, varēsim kontrolu tāmēm ierakstīt naudas summu ekspertu pakalpojumiem. Nē, es nepiekrītu.
Es piekrītu, ka ir jābūt kaut kādai telpa, mēs remontējam vienu, mēs ejam uz ko, un mēs zinām, ko mēs darām nākošajā gadā. Un mēs kaut kādu vienu to pašu biblioteku nākošajā gadā laikā, vai tā ir bērnu, vai tā ir pieaugušā, jau zinām, ko mēs pārnesam, zinām, ko mēs izdarām, jo nākošā tas nav miljoni. Tās nav investīcijas par miljoniem. Tie ir runa par kaut kādiem remontiem, ir runa par kaut kādām tādiem plauktiem, tiem, kas tur vajadzīgi grāmatu novietnē, bet ir būtība, kad ir jāsaprot un jāiet soli pa solim. Tas mūsu finansējums ir tik daudz liels, cik mēs varam atļauties, un kaut vai mēs pat telpai remontējot ejam uz to. Prasīs bibliotekai nav nekādas skatības. Es domāju, ka ir gan plaukt augstums, gan visu kaut kas. Es domāju, ka, lai tā lieta kustētos uz priekšu, tad uz nākošo, finansu sēdi jāpieņem, patiesībā jābūt skaidrai tam plānam. Vai tas ir izstrādātais izpilddirektors plāns, vai tas ir kā saimnieki ierosinājumi, tā kā Ināja, vai vēl kāds plāns ir. Bet tad mēs nākošajā sēdē viņu pieņemam, un tad jau, kā Jānis saka, virzīt nākošās darbības. Un skatīties, ko var ielikt nākošā gada budžetā jau reāls naudas. Principā jāsaka internātu pirmo stāvu. Tas ir jāsaka. Jāsaprot, uz ko jūs remontēs. Jā, un galvenais jāzina viss saskaitājumā, lai pēc tam, kad saplāno kaut kas pamostās, kaut kas saka. Bet tā mums vajag, jāsaka, cik tas maksās. Jā, bet tā nedrīkst, teiksim, kaut ko aizmirsuši. Es par iestādi kādu vai vienalga kādu organizāciju prasu. Tas jau galvenais, jābūt kaut kādam sarastam. Tas viss vajag, tas ir diezgan smags jautājums. Es domāju, ka pirmiem veiks telpu apsakošanu, kad uzrādīs internātu, mums būs redzējums, kuru mēs esam redzējuši, mēs varēsim izteikt savu viedokli, paust, mēs būsim nonākuši pie kaut kā, ko mēs esam redzējuši. Tad mēs varam to viedokli arī pieņemt. Kas ir labāk esāšu, jo stipra pārbūve kaut kur ielāvasties iekšā, viens ir kosmētiskais remonts, otrs ir kaut kāda pārbūve. Tas nav tā 5 minūšu jautājums, tas arī ir jāsaprot. Tu jau vēl vienu apu uztaisīt ar iestāžu vadītāju. Protams, izdiskutēt, jā. Un nākošais tas ir jau tas tunels, kas ir kopā, kurš arī, ja tur lieto doktoratūru ar to slīpo grīdu, kur uziet augšā, tas būtu arī atvieglojums kā tāds, jo tur tas pacēlājums. Ja kurā gadījumā, ja liek doktoratūru, tad tās gals ir jāšķir no tās ieejas, kas ir domāta tā kā uz guļam, jā, lai būtu nost, lai nāk slimie, lai viņi neiecēj tur, lai viņi iet otru iekšā. Tur jādara nost, jāizolē. Tas ir atsevišķi. Ko tad gatavojam priekšlikumus uz finansu sēdi? Man liekas, ka pabeigt pirmdien tur apsakošanu. Jā, tas ir uzaicināts, un tad arī mēs varam nonākt, vai vismaz kaut kāda plāna tad. Bet iestāžu vadītājiem vajadzētu. Es arī teiktu, vai labais tas bija iestāžu vadītājiem to vajag. Tas, ka tas interneta ēka būs jānodala no skolas saimniecības viennozīmīgi, tad daudz arī viņi izmantot. Tas deputāti izsaka, iestāžu vadītāji nevar uzklausīt viņu sēžu. Protams. Tas ir varianti. Jo ātrāk alga atbrīvos no šitā rēņķa, jo labāk. Jo viņi ir tad māca bērnus. Viņam nerūpēs vairāk, kas notiekošos, vai tas stāvoklis. Lai viņš uz skolu ņemās un bērniem ņemās. Jo tur jau tie bērni 7 gadā tikai ir. Un ja tur ir vajadzīgs, ja mēs taisam otrā stāvā to pašu viesnīcas tipu taisam, nav aldi nākošajā gadā vajag 10, dot tās istabiņas priekš tiem 10, un nav nekāda problēma. Jā, un viss tiek nodrošināts. Bet viņam nav, jo skolotāji nebūs vairs tie pedagogi, kur tie ir, būs tikai par bežrantu un tā kā par komendanti, kā tur bija runāts, līdz ar to tas arī atkarīgi. Cerams, ka mēs varēsim nākamajā finanses sēdē rast jau kaut kādu risinājumu, kur kas varētu būt. No sākuma mums vajadzētu vienoties par to, un tad mēs varam sākt skaitīt tālāk kaut ko citu puisi. Plānojot arī, protams, nākamā gada budžetu. Labi, par budžetu tas šoreiz ne. Tātad, nevajag pārtraukt, mums daudz vairs nav, nevajag tātad. Denis Zavigovski, deputāti Denis Zavigovski, lūdzu iekļaut 30. oktobra domas sēdē jautājumu par Skrīvu novada pašvaldības policistu Jāņa Kokina darba rezultātiem, to vērtējumu un iespējami tos uzlabot. Pēdējā laikā visbiežāk uzdotie jautājumi man no iedzīvotājiem par pašvaldības darbiniekiem skar tieši pašvaldības policistu darbu. Dažus aktuālus jautājumus esmu sūtījis 11. augustā Jānim Kokinam pastu, kurš bija norādīts domas mājas lapā, bet atbildes nesaņēmu.
viens jautājums, kas joprojām ir aktuāls, kad būs forma, kas paredzēta pašvaldības policijas reglamentā. Otrs, kā veidojas pašvaldības policijas darbinieku grafiks. Tātad forma, kā mums ir jau kādu ilgu laiku, nu neilgu varbūt, bet ir, par darba grafiku. Tātad Jāni pats varbūt izstāsti, jo mēs, un atskait arī, jo mēs atskait ar ko tu esi darījis, un tas saistībā ar grafiku, jo naktī varbūt darbs arī mainās, ja arī naktī kāds darbs. Vēlreiz, kas man redz. Nu, tīri, nevaru teikt par atskaiti, tīri par statistiskajiem datiem, kas vispār tā kā vairāk no iedzīvotājiem. Saņemt ziņojumu sūdzības pa telefonu kopā ir 15. Mēs par šo mēnesi runājam? Jā, par šo mēnesi, protams. Atnākuši iedzīvotāji ir tikai viens. Apmeklējums ir krities, nezinu kāpēc. Saņemtie iesniegumi rakstiski ir 2, tiem ir sniegtas atbildes. Un ir izteikts viens brīdinājums par sunu. Tad ir apsekota adrese kopā ar bērntiesas pārstāvi. Tiek sniegta palīdzība Skrīvera saimniekam. Protams, vajadzības gadījumā. Kā arī šomēnes tika saņemta sūdzība par vienu iedzīvotāju, kas pārvietojas uz Skrīveras centru, neadekvāti kā uzvedās. Tika konstatēts, ka tā ir psihiski nelīdzsvarota persona mūsu iedzīvotājs. Šobrīd ir tāds laiks, ka viņiem aktuāli, kas tiek paliek sakarā ar ūdeni, un šī persona tika nogādāta uz Rīgas Laiks ielu kopā ar medicīnas sargu. Par neatbildēto vēstuli var pateikt tikai vienu, es viņu nesaņēmu sakarā ar to, ka mans e-pasts tika aktivizēts tikai 21. augustā. Visas pretenzijas pie Telekom valodu. Par darba stundu grafiku. Mans stundu darba grafiku sastāvdies pats, ko apstiprina. Tajās dienās, kurās ir šeit, tiek noteikts darba stundas, kuras es vienmēr esmu principā sazināms vienmēr. Un, ja es izbraucu sestdien, svētdien, ka mani sazina, kur man nav iekļautas manas darba stundas, es tās darba stundas ir nākošo dienu, piemēram, es noņemu nost, lai nepārsniegtu stundas. Jautājumi, vienkārši tā, ka lai man nav bijis vajadzība pēc pašvaldības policista, un ļoti labi, ka ir kāds, kurš vispār kaut kādu tādu darbu dara Skrīverā, bet daudz uzskata, ka tas konkrētā gadījumā jūs neesat redzams darbībā vai kaut kā, ja dzērāji kā sēž uz tiem jaunus būvētajiem soliņiem, viņi tur sēž. Tad es paņēmu saistošos noteikumus, tur ir kā arī daudz iespējas, kur varētu kaut ko darīt, arī piemērot kaut kādus sodus. Es nezinu, varbūt tie saistošie noteikumi nav īsti, kā sazīt. Labi, nomocīšu tev ar jautājumu, atbildēšu tev ļoti ātri šo jautājumu. Tā ir visas valsts problēma. Ja tu ļoti labi zini, es painteresējies, varbūt tu par šo lietu tagad ņemies. Atskrupļu mūdu valstī ir tikai 3 – Rīga, Jelgava, Jēkabpils. Uz atskrupšanu personas neņem, piemērot viņiem naudas sodus. Es uzskatu, nav vispār lietderīgi, jo viņš nekad viņu nesamaksās un nemaksās. Un līdz ar to šo personu kaut kur nogādāšana ir vispār problēma, jo es viņu varu aizvest mājās, viņš pēc tām pašām 10-15 minūtēm. Tā, nepārtraucamies deputātus pirmām kārtām, tas ir Denis, varbūt nebija beidzis savu jautājumu. Jā. Tas ir viens, kas vēl pieņemsim viens, Udo, jā? Denisam? Nu, vēl viens par tiem, kur bija minēts pēc 10:00,
jūs tā kā tos traucētājus kaut kādā veidā brīdināt vai kaut kā. Principā, labi. Pašreizējos Krīvu domas noteikumais minēja 11. Tas ir viens. Es nezinu, tas varbūt Urmvarāt attiec. No 7. janvāra ir jauna ministrs kabineta noteikumi par trokšņu. Tur ir noteikts, ko doma var, ko nevar, tas juristi varbūt jāskatās. Par trokšņu līmeni vai par trokšņošanu, kas ir kā iekļauts no mūsu? Jā, es nezinu, es meklēju tos 10 kaut kur ministru kabineta noteikumos neatradu. Visur 11. Skaļu mūziku. Te tiek minēts, ka tiek mērīti tie trokšņi. Tie ir ministru kabineta noteikumi, bet mums saistošie. Mums ir saistošie 11. Un vai tieši par šīm stundām kaut kas ir, par to stundas laiku kaut kas ir, kad it kā drīkst un it kā nedrīkst, vai mums ir noticis kaut kas ciemā tāds? Nē, nekas jau traks nav noticis, vienkārši man tā liekas, tas ir mans viedoklis, kad šie te novada domas noteikumi ir pretrunā ar tiem ministru kabinetu. Par sabiedrisko kārtību vai jūs domājat? Tieši par tiem trokšņiem. Tātad Līga lūdzu apskatīties ministru kabineta noteikumus esošos spēkā, kas ir uz doto brīdi. Ja? Varbūt ir vēl kādi jau nākuši klāt laboti vai mainīti, un tad, ja tur mūsu noteikumi pārkāpja kaut kādas tiesību normas, mums, protams, viņi būs jāmaina, bet tad to skaidrojumu uz. Es mazliet arī gribu piebilst par to trokšņu mērīšanas, trokšņu līmeņa mērīšanu. Ir tā, ka faktiski to piemērot ir ļoti sarežģīti, jo mums nav tādu ierīču, lai un pašvaldības policistam vēl mazāk, tas faktiski pat pašvaldībām nav pieejams šīs te mērierīces, kam ir jābūt tur certificētām un visādi citādi attiecīgi atzītām. Un ar šo te ir diezgan liels problēmas visā Latvijā par to, ka noteikto trokšņa līmeni var tur kaut kādas pāris sijā uz visu Latviju. Tas viss ir skaidrs, bet es neesmu jurists, bet manuprāt, tur ir rakstīts, ko pašvaldība var noteikt, ko nevar. Es pārskatīšu, jā. Tieši, ja varbūt tas redzamais, tieši kuru tur, lai juristi tad mums sniedz skaidrojumus. Jautājumi vēl te. Jūs to tuberkulozi var tādā parunāt? Tā, par to tuberkulozi. Var jums tāds sakarā ar to, ka ir likvidēta iestāde, kur viņus ievieto seplīši. Un līdz ar to ir izveidota 10. tuberkulozes ilgstošā ārstēšanas nodaļa, kur ievieto šīs personas. Sazinoties ar šo nodaļu, tika noskaidrots, ka jebkurā gadījumā visu dokumentāciju kārto ārstējošais ārsts, tas, kas ir šīm tuberkulozes slimībām. Un šis ārsts sūta savu tādu kā lēmumu uz veselības inspekciju, lai piemēro šai personai šos ārstēšanas piespiedu līdzekļus. Ja šī veselības inspekcija piemēro šos piespiedu līdzekļus, tad šo personu tur var ievietot neilgāk kaut 3 mēnešus. Jo pēc 3 mēnešiem iestājās cilvēktiesības. Sakarā ar to ne policija, ne principā ārsts nevar cilvēku, kurš mēs zinām to, ka slimo to tuberkulozi, ja, uz ielas paņemt un vienkārši aizvest. Ja nav šīs inspekcijas lēmuma. Sazinoties ar ārstējošu ārsti, iet runa tieši par tajā brīdī, kad viņa aizgāja patvaļīgi no slimnīcas, viņai šīs tuberkulozes
infekcijas tās, tas skaitāt neatcīti, bet tās bacilis nebija aktīvs, līdz ar to viņi nav sūtījuši nekādu lēmumu, nekādu pieprasījumu ar to veselības inspekciju. Viņi uzskata, ka kurā gadījumā viņi neko nav pārkāpuši. Otrs precizējuši jautājums jums uzdeva. Jūs zināt, kur viņi atrodas tādām pagājušā nedēļa, vai kad mēs tur runājam, jūs nezināt, vismaz doma bija, ka vajadzētu kaut kādā skaidrībā tika, viņi tur kaut kas staigā, ne? Jā, arī viņi staigā, un viņi atrodas Skrīvuros, viņi arī neko nevar rīt. Ok, es tikai gribēju teikt to, ka, ja bija runa, tad vajadzēja kaut kaut kādā laikā mēs domājam, ka mēs tiksim skaidrībā. Toreiz, kad jūs te visi stāvējāt, runājāt, teicu, ka jūs nezināt, kur ir. Izrādās pie punga tāda esot, sēžot un daroties. Tas ir viens. Es vairāk par to tuberkulozi nerunāšu. Starp citu avīzē pēdējā neatkarīgā rīta avīzē par tuberkulozi uzrakstīts, kādā veidā var ārstēt, ko ārstēt, patās un tā. Tas ir viens. Otrs jautājums ir, kā jūs atradāt to mirušo? Es to atskaitu izlasīt, protams. Tās pagājušajā mēnesī? Jā. Pat un iedzīvotājs, ka vienkārši cilvēks guļ. Ilgi gulēja bez atrašanas? Kā lai es to zinu, man pazvanīja aizbrauc pēc 10 minūšu laikā. Protams, konstatēja, ka jā, izskatījās, ka cilvēks ir miers, izsauc uzreiz ātros. Ātri atbrauc un uzreiz konstatēja, ka iestāsies nav. Apmēram jūs nezināt, cik tas ir varēja, jo mums ir viens tāds gadījums bija, ko termiņās. Zinot mūsu sabiedrības attieksmi, viņš varēja nogulēt. Tāpēc es nepiekritīšu, kur ilgtermiņā. Man ir savādākas domas. Tā bija nākamā diena, jā. Un, ja tu saki ilgtermiņā, kategoriski nepiekritīšu tam, jo iepriekšējā dienā kaimiņi bija runājuši. Un šajā gadījumā, ja iet runa par šo, tad, lai būtu pavisam precīzi, tad vajadzētu, kad tad eksperts liedzina, ka tā nav ir iestājusies. Es negribu piekrist, ka tā nejautājumu. Viņš no rīta bija mājās aizgājis. Es atvainojos, varbūt tās būsim runāsim pēc būtības. Jūs varētu noskaņot, varētu skaidrot, tas citu lietu, ja mēs runājam par kaut ko, neviens mums nav eksperts, lai tā nosteikcināt, cik viņš ilgi gulējis. Runājam pēc būtības, varbūt tās. Tātad ir atbildēts par šo tuberkulozi vēl, ko mēs esam izdarījuši finanses sēdēvinē, mēs esam aizsūtījuši to vēstuli. Izvērtēt šīs dakteres, nemaldos uzvārds personas, dakteres rīcību, un mēs esam aizsūtījuši to kā uz veselības inspekciju, tā arī uz veselības ministru. Lai tad mums ir kaut kā mazliet vieglāk arī viss. Fakts ir tas, ka aiztikt ar rokām nevienu nedrīkst. Tur Udo, tas ir ierakstīts likumā, ja jūs taisties rīkoties kaut kā savādāk, nē. Es avīzi atnesīšu. Avīzēm nevajag ticēt. Ierakstiet lūdzu, ja? Ierakstiet šo frāzi, avīzēm nevajag ticēt. Pasaka Skrīver no domas priekšsēdētājs. Skrīver novada domas priekšsēdētājs tā arī teica, ka avīzēm nevajag ticēt. Tad es gribētu teikt, man nekāda saistībā ar Denis nav, bet man kaut kā līdzīgi tā. Varbūt kaut kādā veidā policists. Nevajag arī ticēt. Policistam vajadzētu kaut kādā veidā aktīvēt, es nezinu, vai redzamākam jābūt, teiksim tā, kā to panākt, es nezinu, kaut kas, teiksim, man arī prasa godīgi runāt to pašu. Tas arī viss. Tad, lūdzu, ticēs visām avīzēm, tad jau... Jā, ja tur domas sēdē... Labi, vai policija tagad? Jā, policija. Ja lai es būtu redzams, tad ir, lūdzu, jāatvakarē mašīnu, jāliek bakugunis. Tas ir viens no priekšlikumiem. Vasaras formas starpā es tagad ziemā nesteigāšu pagaidām, ja? Ja jums ir tās problēmas, tad jāsāk skatīties kaut ko. Tādā veidā 3 mēneši laikam ir tā pārbaudas termiņš, ja jūs tā runājat. Tā, vēl kādi ir jautājumi vēl? Kādi ir ieteikumi policistam, kas būtu jādara vēl, lai uzlabotu? Ar kādu transportu jūs brauciet? Brauc ar savu mašīnu, un tad ir pašvaldības Suzuki. Tā ir brīvsties, kādu brīdi arī paņemt. Ar ko viņš kopā tu Suzuki ir? Guntis, vidas pārvaldes speciālists. Tā doma ir, kad ir ziema, tad Guntim tagad mums budžetā ir it kā mašīna, un tad doma ir pa ziemu nodot policistam rīcībā šo mašīnu, lai viņš arī var aizbraukt kaut kur tā. Bet tā, jautājums, tā, ka jūs esiet Skrīveros, ka jums tas darba laiks, jūs tā, piemēram, to centru tā izbraukājat, paskatieties? Ja tikai tā kā uz ja kāds... Principā, no rīta tiek izbraukts, jā, ir jau gadās, ka ir pēcpusdienā vakarā. Bet tā tīri, speciāli es īpaši tā nekursēju pa tiem visiem Skrīveriem un nemeklēju tā.
Nē, varbūt, ka vienkārši ar to pašu centru tur jau ir tā viss tāda. Vai te kāds skatās vienkārši parastu mašīnu? Es domāju, mans būtu priekšlikums vajadzētu no rezerves budžeta iekļaut iekšā formas ziemas piegādi, lai, policistam nav jāsteigā vasaras tomēr, tas ir aktuāli, ka to ziemas formu tā kā vajadzētu, es domāju, ka vajadzētu nobalsot un nolemt iegādāties to ziemas formu. Mums arī ir forma paredzēta jau nolikumā, ka mēs un līdzekļi mums atsevišķi balsojums pilnīgi nav vajadzīgi. Jā, bet cilvēks saka, viņam vasaras formu, viņš vasaras formā nestaigās, tāpēc vajadzētu ziemas formu, lai cilvēks staigā. Līdzekļi mums ir. Varbūt vairāk kādi konkrēti ieteikumi par praktisko darbību, ko mēs gribētu kā dome, cik es saprotu, tad viens varētu būt tas, ka doma uzskata, ka policists ir maz pamanāms, ka, teiksim, to darbību vajadzētu un tieši viņu vajadzētu izvērst tajā Skrīveru centrā, kaut vai viņus pavadot līdz Līču robežai. Un tādā veidā mēģināt uzlabot, teiksim, darbu un padarīt efektīvāk. Lūdzu. Es gribēju ieteikt tādu variantu, ka varbūt nav tik svarīgi braukāt riņķi ar mašīnu. Varbūt ir drīzāk svarīgāk, piemēram, atbraukt centrā to mašīnu nolikt un kaut kādu stundu, pusotru, 2 pastaigāt pa to centru, lai vismaz redz, kad viņš tur ir, un uzreiz būs cita bība, jo braucot ar mašīnu garām, dabiski ceļu policija aizbrauca, redz, aizbrauca, jēgas jau no tā nav. Viens pabļāvā, viņi tur aiz stūra stāv prātīgi brauciet. Varbūt, tad būs vairāk bišķiņ pamanāms tomēr, tad varbūt arī zinās, ka tomēr, un tos laikus, piemēram, kuros veikt šo kaut kādu reidu, kaut kādu izgājienu vai kaut ko pamainīt. Vienu dienu no rīta, vienu dienu kaut kur pēcpusdienā, jo, ja visu laiku vienā laikā staigās, viņi teiks, tātad 10 būs, līdz 11 pastaigās, 12 varam nākt atpakaļ tusēt. Tīri, nav jau jāsaka, ka tur jāņem steiks rokās un jādod pa galvu visiem, bet vismaz pastaigāt. Redz, vismaz, kad ir. Speciālie līdzekļi. Apmēram tā doma ir skaidra, ko tad mēs vēlamies, Jāni, ja? Argumentēšu ar to, ka arī kurā gadījumā, ja jūs vēlaties, lai staigā kājām, ir nepieciešams otrs cilvēks. Tas ir otrs jautājums. Staigāt. Kurā gadījumā veikt patrulēšanu 2 personām? Mēs, kad sākām to darīt, godīgi es atvainojos, mēs skatījām, ka mēs iztikām visu laiku bez policisti, ja? Mēs domājam, ka kaut kāds labums kaut kādā veidā vairāk vai mazāk profilaktiski tas nāks un kaut kādā veidā dos šo darbu. Ja mēs sākām tādā veidā, tā nekas, es nezinu, jums jānāk tev prasīt, kā to visu var mums palīdzēt kaut kādā veidā to labāk darīt. Ja vēlreiz aiziet visus Mums jau jānāk ar saviem priekšlikumiem šeit. Tātad gaidamies Jāni uz nākošo finansu sēdi, ko tad daram un kā ir labāk daram, lai mēs būtu pamanāmi arī bez tā paša otra cilvēka. Es domāju, ka to var atrisināt. Lai mēs būtu. Ir kā iedzīvotāji saprot, kad ir, un darbi tiek darīti pēc atskaitēm un tiek izdarīts, es vēlētos mazliet vēl aktīvāk to darbību. Mēs pašlaik nepārmetam ne par pienākumu izpildi, neizpildi vai vēl kaut ko. Tāds mums radies deputātiem ir tāds, ka tomēr to darbību varētu uzlabot. Paldies. Nav Jāni vairāk tātad es pāriešu pie viena iesnieguma pie Udo. Iesnieguma par dzelzceļu. Tātad jautājums ir, novadu vadītājiem būs jāpiedalās objektu pieņemšanas procedūrā. Lai pārzinātu situāciju, lūdzu sagatavot ziņojumu bilanci, cik no Skrīveru iedzīvotāju prasībām ir iekļauts objektu izpildījumā un cik nav iekļauts. Skrīveru iedzīvotāji ar saviem parakstiem un lielu aktivitāti pagasta deputātiem deva pilnvaras panākt pagastam labvēlīgus risinājumus. Tātad mazliet jau pārunājām arī to finansu sēdē. Kas tad ir izdarīts? Tātad šodien pats biju aizbraucis, perons ir apgaismots, vairāk varbūt vajadzētu. Perons ir apgaismots, Invalīdu nobrauktuve ir, perons ir jauns, pat mazliet vairāk nekā bija paredzēts projektā. No mūsu prasītā drošības viedokļa pirmais bija siena
kam kategoriski nepiekrita dzelzceļš, un es domāju, ka pirms Udošs šo vēstuli Latvijas dzelzceļu saņēma agrāk nekā es pat. Nē, es domāju, ka tas tāpat mums būs. Tātad, kur mums ir, kas ir izdarīts, to jūs visi redzat, par lielo stikla sienu nebija vispār no dzelzceļa puses piekrišana. Kas bija panākts tā kā mutiski, bet pašlaik rakstiski vēl nav, kad sienu žogu pa vidu, lai nestaigātu pāri, viņi iekļaus, teiksim, nākošā gada plānā. Vai tas būs kārtējais projekts un vēl. Kas attiecās uz novada vadītāju, būs jāpiedalās objekta pieņemšanā, tad domas priekšsēdētājs piedalīsies tā objekta pieņemšanā, ar kuru dome 11. gadā saskaņoja šo projektu. Ja, tad, ja man arī tur būs jāpiedalās, tad es varu tikai piekrist, ja man būvvalde saka piekrist tikai tam vai ne. Papildus mēs tāpat varam turpināt to sadarbību ar dzelzceļu, viņa vismaz kaut kāda ir un notiek. To varbūt pierāda arī tas, ka tomēr mazliet viņi mums nāca pretī un perons mums ir lielāks par 250 kvadrātmetriem nekā bija plānots. Gaismas ir, nojumes nebūs, to viņi mums jau paziņoja 16. janvārī šī gada, kāpēc tos pamatojumus jūs arī redzējuši visi. Ja, tad sākam ar to, kas vēl no manas puses par dzelzceļu. To, ko es iepriekš teicu, tas lenters, tur, ko iet augšā vai neiet, tur tas slidenais pie pašas stācijas, tur jau nav. Nē, slīpā uzbrauktuvi no perona uz augšu ir, uz perona var nobraukt. Jā, bet ar kājām, kad iet gar to stācijas malu. Tur tā kā klaužas laika, viņa ziemā kā paslēdz. Stācija paši. Tur nav, tas ir tikai pa peronu iet un pa pārējiem, viņi tur neko nedarīja. Nē, tie gar stacijas malu ir kāpnes, vienā lenters un ir slīpā daļa. Apgaismojums varbūt prasītos labāk, laukums it kā ir apgaismots, pulksteni neredz. Tur mēs varam viņus palabot, tur varbūt. Lūk, es varu, teiksim, ja es redzu tajā aktā kaut kādas nepilnības, ja, tad mēs varam, protams, viņus nepieņemt, ja, kas attieksies uz, Es nezinu, kāpēc laikam tagad tā nodošana būs, ja kāpēc tā ir uzraksts, ka pēdējā laikā daudz jautājumu par šo dzelzceļu paceļās, tad viņš laikam šīs dienās kaut ko parakstās, ja pieņemās, ja nododas. Nav mums informācijas par nodošanu, ja man aicinās uz nodošanu, tad es par to jūs informēšu. Tāpēc viens pēc otras saka, tur lampa nav, tur uzbraukto nav, tur slidens būs. Es tā klausos, vēl pēc tam sāk prasīt. Varbūt pirmdien, kad apsakojam, aizbraucam arī visi, apskatāmies visi. Apskatāmies arī dzelzceļu. Par to slīpumu, par teikt. Tagad ir par slīpumu teikt. Mēs neesam. Pirmdien, tad apstaigājot. Pēc tam varbūt tiem cilvēkiem ir kaut kādā veidā noinformēt, ko dzelzceļu priekškam nav. Ir arī no tās sienas viņi kategoriski atteicās un par nojumēm arī. Viņas nav paredzētas par tiem stendiem, ko mēs bijām izdevuši, to viņš ir. Tā, izpildu direktorei informācija, kas mums ir parasti domas sēdē, mēs varam, visi nepateicis, tad izpildu direktors informācija. Tā, par iepirkumiem. 2 iepirkumi bijuši oktobrī, par Krievu vidusskolas sporta laukumu izbūvi uzvarējis Jānis Rimbei. Sākas jau darbi. Ar trenažieru piegādu un uzstādīšanu bērnu rotaļu laukumos, tas bija tas otrā summa, ko pielējumām trenažieriem, un tas beigsies pirmdien iepirkums. Tad, kas vēl ir? Novada iestādēs ir veikts personas datu apstrādes audits, nav konstatētas nekādas nepilnības. Tad kultūras centra remonts svētdien tiek pabeigti darbi. Nākošā nedēļā vēl pieslīpēs grīdu, un tad jau 17. novembris gaidām visus. Tad ir uzstādīts jauns apgaismas staps, pārēji uz Dīvais iela. Ir izveidota autobusu pieturvieta Kalna ielā. Dendrārijā un Sūnu takā ir uzstādīti 3 tiltiņu un kāpnes no projekta līdzekļiem. Tad ir šobrīd aktīvi notiek nākamā gada budžeta plānošana, tāmēšana.
Oktobrī novadīts 7 ekskursijas par 87 eiro, saņemta 108 juridisko personu vēstules, 63 juridisko un fizisko personu iesniegumu, sagatavotas nosūtīts 83 vēstules un sagatavotas un izsniegtas 23 izziņas un atļaujas. Un tas, ar ko es nodarbojos šobrīd, diezgan daudz mums patērē valsts kontrolas, tātad šis te pēdējais audits, un tā audita ietveros mums ir ļoti daudz vērtīgu ieteikumu, tā skaitā arī visādi ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentu sagatavošana. Un tas, ko es gatavoju, ir e-pārvaldes un IT lietu attīstības plāns tuvākajiem 3 gadiem, un to es jums nosūtīšu droši vien līdz 17. novembrim. Tas būs jāapstiprina ar domas sēdes lēmumu. Un šādus tepat dokumentus būs jāgatavo arī visu iestāžu vadītājiem. Tas arī man viss. Jautājumu izpildirektorē. Kāds tās valsts pārvaldes, kas notiek pa IT tikai ir vēl? Nē, tagad ir kultūra un katru, ja interesē, mēs varam parādīt saraksti. Katru 2. vai 3. dienu ir jāsagatavo dokumenti. Tad arī tikko vēl atnāca viena vēstule, kurā ir prasīts tas, ko mēs jau esam vienreiz kopējuši iepriekšējās revīzijas ietvaros. Tas administratīvais resurss, lai sniegtu atbildes, ir diezgan liels, lai sameklētu visu to, ko prasa. Ja interesē tā saraksti var nopublicēt. Tas pamatā kultūras centrs. Tagad ir kultūras. Visas kultūras iestādes, tā skaitā arī bibliotekas, skolas. Bibliotekām tur mazāk, vairāk runa iet par, pieņemsim, attiecās to, vai tad iestādēm tagad ir tie plāni attīstības arī. Tad vairāk kultūras centrs pasākums tagad ir, pieņemsim, jautājums, kāpēc mēs esam atbalstījuši biedrību, kur mēs samaksājam PVN, teiksim. Viss tas tomēr ir jāskaidro. Tad jautājums ir tāds, izvērtēt liederību, kāpēc bija Varis Vētra, Olga, vēl daži uzvārdi, bet ne citi mākslinieki. Tāds tas jautājums diemžēl bija, mums uz viņu ir jāsagatavo atbildi. Vai pastāv kaut kādi riski, es saprotu, ka viņiem vairāk tā kā vajadzētu interesēt, vai tas pasākums ir dokumentēts pareizi vai naudas pārskaitījums, bet šajā gadījumā jau sāk iet runa par kultūras pasākumu liederību kā tādu. Mēs mēģinam iepirkumu, vai tagad kā tad mums būtu jārīkojās, kā tad mēs, pieņemsim, nākošu gadu, kam mēs izsūtam, ja mēs vēlamies, tagad bija pērkoni, tad mēs gribam eoliku vai jumpravu, vai viņiem jāsūta un tad cena aptauja. Tas varbūt nav tā pareizi. Es domāju, ka būs arī tur ieteikumi, kas tiešām ir jāņem vērā, kur tad kā rakstam, kādu pavadzīmi, kādam jābūt aktam. Ja ir ēduši, teiksim, tur 30 cilvēki, mums paprasīja arī tagad par vienu pasākumu, kur bija, cik te cilvēki ēduši, un arī dalībnieku sarakstu mums pajautāja. Tas bija par kaut ko. Es nevaru atcerēties to nosaukumu, bet tur bija saraksts un viss. Man ir jautājums sekojošs Jānim Nudo par jūsu iesniegumu sakarā ar SACU. SACU direktors atsūtīs to izlietojumu humano palīdzību. Vai tas jūsu iesniegums saistībā ar SACU organizēt komisiju, iekļaut domes sēdē jautājumu par atbilstību novada interesēm nolikuma un jautājumu par status izvērtējumu? Vai man ir jāsagatavo rakstiski atbildi, vai jūs uzskatāt, ka es esmu atbildējis? Nē, rakstiski. Domes sēdē, tad arī mēs iekļāvām to jautājumu finansu sēdē par nolikumu, tā atbilstību novada interesēm. Tad varbūt, ja tas ir jautājums domes sēdē, tad varbūt, kā arī rakstīts ir likumā par deputāta statusu, tad jūs varat sagatavot lēmumu projektu un iesniegt domē. Šajā gadījumā es neprasu, lai viņš būtu
pamatojoties uz tādu un tādu likumu, bet vismaz, lai man būtu skaidri, par ko tad mēs balsosim. Ja atbilstību novada interesēm, tad kas neatbilst, lai mēs to jautājumu varētu skatīt tā. Tad pieņemsim par organizēt komisiju. Kā tad? Es redzu tā, teiksim, tagad būs laikam komisijas, jā, tagad tās komisija, kā to nolikumu tagad komisijās jāizskata. Par to sociālo? Jā, jauno, teiksim, tagad es jauno. Sāks ar sociālo komiteju. Sociālo komiteju jāsaka, tas jauno. Jo mēs arī runājām, tad es tādu īsti priekšlikumu nedzirdēju no jums, ko tad mēs darām. Iestādes, SIA, aģentūra, pamatojoties, kāpēc jūs iesniegsiet lēmumu projektu, tad, lai man būtu skaidrs, par ko nobalsot. Es jau tur uzrakstīju, ja atbilst iestāžu. Bet es arī atbildēju, ka aģentūra jau ir dibināta iestāde. Tā arī ierakstīts ir likumā. Pagāt, tur ir aģentūra un tā tālāk, tur ir pusteikums, tur ir praktiski. Tur ir aģentūra un vēl tālāk bija. Jo viņi strādā analogā, kā jebkura pašvaldības iestāde. Jā, es biju sapratis, kā es atvainos, jo neesmu jurists, ja. Kā jebkur iestāde, skolu, bērndārs, vienalga, kultūras nams un tā tālāk. Aģentūra ir kā bišķi savādāks, augstāks status. Viņi pašreiz strādā tāpat kā vispārējās iestādes, bez šī status. Es paskaidroju. Tas ir viens, un līdz ar to faktiski vajadzētu to statusu vienkārši saka, ja mēs te sociāla komiteja tagad ejam cauri, to statusu arī izvērtējam, ja izietam statusam, es kā redzu, ka cauri sociāla komiteja, tad arī izējot no tās darbības, ko tur ieliek iekšā, tad arī var noteikt pēc tam šo statusu. Labi, tagad tad nolikums, Nolikums faktiski ir jāveido pašreiz, un es tagad es jums visiem izsūtīšu tos punktus 17, 18 laikam sarnītas maiņu. Beidzamos, nevis veco nolikumu, bet ir jaunais neapstiprināts. Bet jums ir arī aizsūtīts jaunais, kuru neapstiprināja. Nav vēl, man liekas, vēl mēs norunājam, kad... Tagad par jauno, ja runa, Udo izteica, ka pēc domas sēdes izsūtīt jauno. Jā, visiem. Viņš nav apstiprināts. Nav. Krietni. Mēs jau neizskatīt, vēlreiz palikās par status un tā tālāk. Tur ir tā viss tā būtība. Un ja mēs skatāmies pēc vecā nolikuma, jāvadās jau pēc vecā nolikuma. Mēs jau nevaram ne pēc kādu no zila gaisa vadīties. Ja mēs paskatāmies veco nolikumu, tad ir tur bišķi šāiz, lai neteikt vairāk. Tur ir kādi daži punkti, kuri jau bija praktiski izmainīti, bet viņš jau netika skatīts. Bet es pašreiz pēc tā skatos. Tā ir. Mēs tad varam kā novienoties, izsūtam. Lai man nebūtu jāizsūta jums formāla atbilde, kurā es iekļauju, tad jūs kā deputāti sagatavojat lēmumu projektu, novada interesēm, jūs sakat, kas tad paskaidrojat, kas tad īsti neatbilst tām novada interesēm, tad mēs varam risināt tā. Pašlaik arī man nav jūsu tāda īsta viedokļa. Viedoklis ir uzrakstīts kā iestāde. Bet es tikpat labi arī skaidroju, ka aģentūra arī ir iestāde. Es domāju, ka mums vajag varbūt konstruktīvi atrisināt, kas tad ir tas labākais mums. Tagad ir konkurss, skatīsimies. Es domāju, ka jāņem vērā arī būtu nākamā iestādes vadītāja, bet domas, kā tad īsti būtu pareizi. Viņam būtu jāstrādā, to, ko doma nolēma, faktiski vairāk vai mazāk, ne jau otrādāk, ne jau. Viņš var ieteikt. Tas ir viens, un otrs ir, tādu es teicu, es tos punktus izsūtīšu visiem varēs, un otrkārt, ja vēl te atsūt, tad faktiski mums visiem sociālai arī pārējiem var izsūtīt to te nolikumu, var paskatīties. Veco nolikumu es izstrādāju tos punktus tiešām. 16, 8, ne. Vecajā 19 nebija labs punkts un 21, es nemaldos. Kaut kur tur bija, ap to ir kaut kur, jā. Tas varēja būt tāds. Pats redzēt, jā. Un otrs par to humāno palīdzības tās te adresītas arī vajadzētu kaut kā zināt. Tur es esmu aizsūtījis jūsu vēstuli, lai arī atsūti mums direktors informāciju. Cik es sapratu, beidzamās 2 dienas nebija. Jums tad jāuzrakst, ko jūs tur vēlaties, ja Jānis grib, tomēr kad... Es jums rakstīšu, kā arī, kā ir lēmuma projekts jāsastāda un kas iesniedz lēmuma projektu un par ko. Pamatojoties uz tā. Es pieņemsim tā.
Bet jūs jau teicāt, paskaties, 18. kā. Tas bija vecajā nolikumā. Tāpēc jau viņš tika pārstrādāts. Tāpēc jau viņš arī tika pārstrādāts. Viņš darbojas pēc vecā nolikuma. Izmaiņas apstiprināts? Nav apstiprināts. Ja nolikums ir atvērts, tad mēs viņam darām ko? Taisam izmaiņas. Bet jūs taču negājāt uz priekšu paši. Viņš jau sociālā komitejā nerisinājāt par jautājumu. Aizgāja pagad, tas bija vienu brīdi, es biju pēc tam Gunta, pēc tam jau tur... Nu tā palika Gunta, bet tagad tu? Tagad tu esi galva. Mēs apskatījām, kur es jau neesmu galva, mēs tur visi vienādi. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumi ir konkurss, ka kādu summu tiek veikti darbi mazā stadiona izbūvē. Ines, lūdzu, uzejiet, noskaidrojiet un uzrakstiet Jānim, cik ir iepirkuma. Jā, visi deputāti, visi dzird, taču kur ir problēma? Bez PVN 113 000. Bet, ja vajag precīzi, tūlītās pēc sēdes beigām arī saņemsiet precīzi informāciju. Iepirkuma komisijas lēmums mums ir, kuru varētu izdrukāt, ja ir interesanti, var arī aizsūtīt uz e-pastu. Un tur ir arī minēta summa. Ja to izdara šovakar, der. Labi, to mēs varam izdarīt. Varam. Nākošā virzība ar ceļu Ziedielā. Ir saņemta vēstule, nav saņemta vēstule. Kas notiek tālāk ar Ziedielu ceļu? Ziedielu skaidroju pagājuši ceturtdien, bijām ar līgu tiesā. Tiesas sēde tika atlikta līdz 5. martam. Neteicies to vienreiz? Jā, tika uzrakstīta Ladam vēstule, atbildi mēs joprojām neesam saņēmuši. Kā mēs saņemsim atbildi no Lada, tā arī es jūs informēšu, kā tad ir, jo tur varbūt Lats var teikt visu kaut ko, un tāpēc varbūt būs arī jāsauc kāda ārkārtas. Jautājums par Pavasarmāju. Rīcība, darbība, rosība. Kas notiek tālāk? Piemēram, tas pats viss mitrums, viņš nav pabeigts, nav nekas izdarīts. Viņš braukcāts, veicāt apsekošanu, viss tāpatās ir redzams, nav darba veikta. Ventilācija tur ir ievilkta, tagad ar mitrumu laikam ir labi viss, kas attiecās uz Jardu, tad jā, tad mēs neesam vēl uzrakstījuši bankai pieprasījumu par naudu, jo neesam sakomplektējuši īsti darbus. Kamēr nebija ventilācijas, tikmēr mēs nezinājām arī, ko darīt tajā pagrabā. Nauda nav Jardam samaksāta, nav noņemts nost, un tā nauda nekur nepazūd. Vienīgais tas, ja mēs gribam novērst visu, tad mums ar to naudas summu tomēr nepietiks. Mēs varētu saremontēt fasādi, nosacīti tie 14 000 apmēram eiro. Varētu mēs saremontēt fasādis, kaut ko izdarīt ar laukumiņiem, bet ja pastāv aplūst, tagad ir kā neaplūst, bet ja pastāv kaut kāda aplūšanas darbi, tad veikt dzelzbetona bloku kaut kādu tur, teiksim, vai monolītā betona kaut kādu sanāciju, tur mēs nevaram atļaut. Jautājums ir, veica būvniecības tā kā apsekošana, kas atbilst projektam un kas neatbilda projektam. Par šiem neatbilstībām kāds notiek tālākā darbība? Par šīm neatbilstībām arī mums Jards ir atsūtījis, kam viņi piekrīt un kam viņi nepiekrīt. Visdrīzākais, ka mums būs kopīgi jāpievieno lēmums, ko tad mums darīt, vai sūdzēt Jardu tiesā, vai atkal dabūt vienkārši šo naudu, kas mums ir, un mēģināt atrisināt tās esošās problēmas, lai ēkas stāvoklis nepasliktinātos. Uz doto brīdi viņš nepasliktinās. Kādā laika termiņā tas tiks darīts? Gribu visam termiņus. Ja tas būs arī Jardu notiks sarunas, ja mēs veiksim, kas veiks? Lai nesanāktu tā... Datumus es nosaukšu saprātīgos termiņus. Lai nesanāktu tā, kad Eiropas uzraudzošā iestāde par to, kad ir veikts Eiropas naudu izbūve, paprasīs mums arī naudu atpakaļ, lai nenovērst. Pašlaik tur nekas tam līdzīgs nenotiek. Uzrakstīsim. Jūsu tiesības. Protams. Jūsu tiesības. Izdarīsim.